Nu, tagad ir, jā. Ok. Es domāju, ka mums vienkārši jāsāk. Ziniet, kā mums ir, mums kaut kāda nedaudz problēmas ar internetu, bet mēs ceram, ka mums ir... Karsts pārāk. Karsts, laikam. Bet es ceru, ka mums aizies. Tā. Es domāju, tā, kas mums tagad notiek. Ok, nošārējam. Dodiet mums pa minūtē laikā, tad nošārēt šito postu. Nu jā, labi, es nošārēšu vēlreiz un tad operatīvi sākam. Tā. Tā. Nu, viss jau var sākt varbūt stāstīt visu, ne? Es domāju, ka pagaidīsim, kas tam notiek. Tā. Zin kā šito maz neliec, vai viņš nelādē lejā? Nu, vai nav tāda situācija, ka viņš lādē vēl datus lejā? Es aizvēru cietiņu? Nē, vienkārši video apstādē. Tad izdari. Es nevaru. Vai viņš ir? Viņš ok. Es domāju, ka viņš aizvēsim. Tātad, es atvainojos, mums te bija problēmas tehniskas ar internetu, raustījās, pazuda. Kontakts, tā viņi tev redzēt, jā. Bet tev jādāk ir cilvēki. Tā, uzrakstiet lūdzu komentāros, tagad labi var dzirdēt mūsu. Okay, es ceru, ka mums nebūs vairāk. Nu, es domāju, ka sākam vienkārši izstāstam to pāris vārdos. Nu jā, respektīvi, mēs esam sagatavojuši tādus 49 praktiskus padomus, kurus var likt lietā jau tūlīt. Visi viņi ir ļoti vienkārši realizējami. Mēs varbūt neieslīgsim ļoti niansēs, bet iedosim tādu tā kā galvenās idejas, lai jūs pēc tam varētu iet un tālāk paši skatīties, kas jums ir noderīgs, kas nav. Protams, ka visi padomi nebūs noderīgi visiem, bet, ja jums viens noderēs, mēs jau priecāsimies. Jā. Es domāju, ka būs diezgan daudz tādas interesantas lietas, un tas, ko mēs izdarīsim, tad, kad mēs paveiksim, mēs sagatavosim tā kā pārskatus, rakstus par vienkārši par šo video, un tur mēs arī sarakstu pieliksim ar tiem punktiem visiem, ar gan saitēm uz tām lietām, kuras jūs varat apskatīties, un tā kā tā. Tas ir tas, 3 vārdos izstāstam, kur mēs esam. Jā. Paliecies Tu stāsti. Mēs esam Mārtiņ, kas šis skaitās Dīvāna salons. Anāc izstāstāt. Šitās pats foršs eksbūs ir Anāc izstāstāt. Tūlīt mums izstāstīs precīzi, kur mēs esam. Un tieši šitā. Tev palaidīšu savā vietā. Tur ir aizturināti. Bet tu doši var stāstīt, viņš ir... Tātad esam Cēs ielā 31, Innovation Dīvāna salonā. Labi, dīvānu kolekcija vispār sadalās 2 daļās, tā kā vairāk dīvāni, kas ir domāti ikdienas gulēšanai, un dizaina un stila dīvāni. Nu, viss. Jā, un tur mēs esam, mums Mārtiņš palīdzēja iedeva vietu, kur mums varam panākt šeit aprunāties. Nu, lai jums veicās. Un mums arī. Atā. Okay. Es esmu atpakaļ. Jā. Tātad... Es visu laiku neesmu šādā izskatā. Tas tāds ikdienas outfits. Jā. Labi, tad sākam. Tad mēs darīsim tā, ka Linda stāstīs vienu, un es stāstīšu otru, un mēs uz mājām tad vienkārši to darīsim. Nu, sāc. Vai tu sāc? Es sāku? Jā. Čau, tā. Čau. Pirmā lieta, kas ir tāda, ka pēc mājaslapas izstrādes, ko var darīt, ir tāds plugins Yoast SEO, kur var aiziet, jūs varat Google ierakstīt Yoast SEO WordPress, un jūs atradīsiet to pluginu, viņš bezmaksas tāds kā modulis, ko jūs varat uzinstalēt pēc tam. Modulis ļauj uzlabot to SEO vēl labāk, un šis modulis palīdz rakstīt labāku SEO draudzīgus tekstus, labāku saturu. Viņš palīdz arī, piemēram, tā, ka jūs rakstiet saturu lapā, viņš automātiski analizē to lapu, viņš skatās, vai lapā ir attēli, vai attēliem ir atbilstoši alt teksti, pārbauda, vai, raksta atvērums, satur pietiekoši daudz satura, cik priekš SEO nepieciešams. Tad viņš skatās, piemēram, vai tekstā ir atbilstoši atslēgvārdi,
Viņš skatās, piemēram, jūs norādiet uz kādu atslēgvārdu, jūs gribat fokusēties, un viņš analizē, vai pietiekoši daudz atslēgvārdus. Tā kā tas ir tāda lieta. Page titles var, piemēram, customizēt, ja, teiksim, jūs varat uztaisīt kādus jūs gribiet, kas palīdz, piemēram, tad, kad ir cilvēks Google ieraksta meklētājā to vēlamo frāzi, ko viņš meklē, un tad viņam parādās tas mājaslapas tie rezultāti, un jūs varat norādīt, kādi, lai tie virsraksti tām lapām tādas lietas, jūs varat metadescriptionus rakstīt, jūs varat, piemēram, kas vēl tāds svarīgs, sitemapu, varat definēt, sitemaps ir tas protokols, caur kuru Google skanē, piemēram, mājaslapas to struktūru. Viņš vienkārši palīdz Google noskanēt. To viņš nodrošina. Respektīvi, tur daudz dažādas lietas. Vienkārši tas ir tāds galvenos vilcienos Yoast, SEO, WordPress plugin. Meklējiet Google un jūs atradīsiet to pluginu. Tas ir must have, obligāti jāuzstāda, ka jūs mājaslapu izstrādājat. Viņš vienkārši palīdzēs būt jums atrodamākiem. Jā, tālāk nākamais padoms. Īstenībā mums nav tādas konkrētas struktūras, jā, ko es vai pateikt. Viss ir pilnīgi jauktā secībā. Tā kā nav nekāds brīnums, ka pārslēdzamies pilnīgi citu tēmu. Tēma ir par aptaujām. Aptaujas, kuras var uzorganizēt, lai palīdzētu varbūt izplānot mārketinga kādu aktivitāti, lai uzzinātu klientu viedokli pēc kādas aktivitātes un tā tālāk un tā joprojām. Protams, var izmantot veco labos kaut kādus tur Google rīkus. Un tad ir vēl tāda lieta kā SurveyMonkey, kuru izmanto diezgan daudz jau. Bezmaksas variants ir ar 100... Skaļāk, saka. Vēl skaļāk? Jā. Ar 100 bezmaksas, respektīvi bezmaksas variants. 100 atbildes var saņemt, var uzdot 10 jautājumus. Pēc tam, ja ir, piemēram, redzat, ka tas darbojās, tad pēc tam ir nākamais līmenis 35 eiro mēnesī, kur jau tālāk tad var 1000 atbildes saņemt un tā tālāk. Jā, uzskatu, ka ļoti viņš ir advancēts, tur var visādīgākajās, interesantas tās aptaujas uztaisīt, tā lai arī tiem, kas viņas pilda, nav garlaicīgi. Labi. Tālāk nākamais ir, ko jūs varat vēl no atsevišķas, teiksim tā, SEO aktivitātes, ko jūs varat veikt, ir failu nosaukums, piemēram, failu nosaukumos liktos atslēgu vārdus, kurus, piemēram, uz kuru jūs optimizējat lapu, ja? Nevis vienkārši jūs liekat tur IMG 256 tos attēlus, ja? Bet jūs reāli liekat, ja jūs, piemēram, optimizējat, es nezinu, ziedu piegādi vai ziedu veikals, tad jūs atslēgu vārdā liekat vārdus, tur, piemēram, ziedu veikals, piemēram, narcises vai ziedi. Jūs vienkārši failu nosaukumā liekat tos vārdus, ja? Tā sitemap, es jau teicu, noteikti lapas to permalinks. Permalinks ir, ko vēl darīt, ir pārbaudiet, lai jums mājaslapas adresē, tā kā jūs ierakstat, piemēram, nezinu, www.ino.lv, un, ja jums, piemēram, ir sadaļa dīvāni, tad jūs atverat sadaļa dīvāni un augšā lapas adresē, lai nevis ir, piemēram, kaut kādi tur ķeburi 256 jautājumu zīme, bet lai augšā ir konkrēti, piemēram, sadaļa dīvāni. Ja jūs, vienkārši tā lapas adrese, lai arī stāsta par to, kas ir lapā iekšā. Tie ir permalinki. Atslēgu vārdus tekstā, kopēt iekšā un izmantot. Tā ir vēl tāda no SEO aktivitātēm, ko ir vērts darīt mājaslapā pēc tam. Jā. Tad viena aktivitāte, kuru ir vērts arī darīt, ir tāda lieta kā pircēju personas. Respektīvi, nevis vienkārši nodefinēt mērķa auditoriju, sieviete, vīrietis, tur tāds vecums un dzīvo tur un tā, bet vienkārši radīt it kā personu, reālu personu, kurai patīk x lietas, kura nodarbojās ar kaut kādām aktivitātēm, kur vērtības, jā, izglītība, intereses. Jā, un izveidot, pieņemsim, šādus pircējā personas, kuras stāv marketinga cilvēkam, uzņēmumu vadītājiem pie sienas, un viņš konkrēti jau zina, kurai pircēju personai viņš gatavo savu marketinga aktivitāti, komunikāciju, kampaņu, mājaslapas sadaļu. Jā, tā kā tas tāds, nodarīt tāda lieta. Ko es vēl gribēju pieminēt? Jā, tās lietas, kaut kādas frāzes var arī pieminēt iekšā tajā personas, ko cilvēks lieto. Jā, un pieņemsim tās pircēju personas ļoti labi, ja jūs izmantojat to iepriekšējo aptauju, esat veikuši aptauju, tad, pieņemsim, un tie cilvēkiem ir bijis iespēja
ierakstīt kaut kādu frāzi pašam no sevis, respektīvi nevis vienkārši atbildēt jā, nē, vai izvēlēties atbilžu variantu, tad šo te var integrēt atkal iekšā tajā pircēju personā. Labi, tagad man nākamais, jā? Jā. Tā, nākamais ir, ko jūs varat izdarīt, ko vismaz mēs parasti darām, ka mēs izveidojam mājaslapas, ir pieregistrēt savu mājaslapu Google Search konsolē. Jūs varat vienkārši aiziet, uzrakstīt Google LV un ierakstīt meklēšanas tajā sadaļā Google Search konsolu vai arī Webmaster Tools. Un tas ir bezmaksas rīks, ar kuru jūs reāli varat monitorēt un skatīties savu mājaslapu. Jūs varat, piemēram, jūsu mājaslapu, jūs varat ar to rīku komunicēt ar Google meklētāju un, piemēram, to, kā viņš indeksēs jūsu lapu un tā tālāk. Tās galvenās funkcijas viņam ir tādas, piemēram, search queries, ja? Tas rīks rāda, ar kādiem atslēgas vārdiem jūs lietotāji ir atraduši jūsu mājaslapu. Ja? Viņš rāda, piemēram, tādu kā click-through rate, tas ir tāda, tā kā tas, respektīvi, cik ir daudz atslēgu vārdu uzklikšķinājuši un aizgājuši uz tādaļa. Tas ir tāda sadaļa, kurā Google pati ir atradusi jūsu mājaslapu atslēgas vārdus. Ja? Tā kā search queries vairāk tur ir, kur ir nākuši uz jūsu lapu un atkal ar keywordiem sadaļā rāda vienkārši kādus Google noindeksējot jūsu lapu, ir identificējis kādu tipu atslēgas vārdus, kādi jums ir. Sitemaps jūs varat reāli, piemēram, Google ir, viņa automātiski atrod sitemapu, to protokolu, ar kuru tiek indeksēta lapa, kas veicina to indeksāciju. Bet reizēm Google atrod nepareizo sitemapu, un jūs caur to Webmaster Tooli varat aiziet un pateikt, ka šis ir pareizais sitemaps, un jūs Google varat tā kā nokomunicēt, skaties uz šo te sitemapu protokolu. Tā ir tāda lieta. Monitorings, jā, ja piemēram lapā ir kaut kāda erori, jums varbūt tā lapa iet un darbojās, bet jūs neziniet, ka viņā kaut kāda nepilnība, kāpēc Google nevar kaut kādas sadaļas atvērt. Ja jūs caur šo rīku varat reāli iet un skatīties, piemēram, kur ir tie erori, kas ir, un Google jums paziņos uz e-pastu, ja. Tas, ja, piemēram, jums mājaslapa ir saņēmusi kaut kādu sodu par nepareizu SEO optimizāciju, un jums, piemēram, lapa ir nobanota vai, teiksim, apstāta, viņa vairs nav rezultātos, jums arī zināsiet, un jūs ar to varēsiet strādāt. Monitoringu to teicu. Erori, piemēram, ja jūs mājaslapā kaut kāda sadaļa neiet vai kaut kāda saplīsus un lietotāji nāk un tur neiet tā lapa, viņi varbūt jums nepasaka, ka tā lapa neiet, bet Google arī šeit jūs varat apstīties. Tas ir tāds rīks. Tā kā tas Google Search Console vai Webmaster Tools ir ļoti labs rīks, ar kur jūs varat reāli monitorēt to lapu un labot kļūdas, lai tiešām jums tā lapa būtu atrodama, pareizi indeksēta un tā tālāk. Jā, tātad tālāk arī runājot par SEO lietām, ir tāda lieta kā page title un page description, kam ir nozīme gan no SEO viedokļa, gan arī no lietotāju viedokļa. Tās ir tās lietiņas, kuras parādās meklēšanas rezultātos, ka jūs ierakstat kādu frāzi. Un tad ir tāds lielisks mozarīks, kuru var uzinstalēt tā kā uz savā interneta pārlūka. Jā, kā pluginu. Jā. Un tad jūs varat aiziet uz jebkuru, piemēram, konkurenta lapu, palaist šo te rīku, un viņš jums uzreiz parādīs, kāda ir jūsu konkurentam page title, page description, H1 virsraksti un tā tālāk. Respektīvi, kāpēc tas ir interesanti? Viena lieta, jā, vēl. Tā jūs varat ātri arī nočakot visu savu mājaslapu, ja jums ir kādas šaubas, un vēl salīdzināt, ko jūsu konkurenti raksta, lai uzlabotu savējos page title un description. Tas moz. Mozarīks, jā. Jūs varat aiziet, jā, tas ir SEO moz. Jūs vienkārši ierakstīt SEO moz, un tur caur viņiem arī atradīs. Tas ir tas SEO moz, jā? Jā. Jā, un to mozu rīku, man liekas, var dabūt. Jā, mēs ieliksim linku. Okay. Mēs ieliksim, vienkārši atgādināsim, ka mēs ieliksim šo informāciju, būs pieejama pēc tam rakstā. Okay. Tagad mana kārta? Yes. Okay, tad ir tāds rīks Zapier. Zapier. Tas ir bezmaksas rīks līdz kaut kādiem, procesiem, es neatceros precīzi, bet tā Zapier rīka labums ir tās, ka jūs varat daudz procesus optimizēt. Piemēram, ja jums, kaut vai piemērs, ja jums mājaslapā e-pastā ienāk kaut kāds, pieprasījums par kaut kādu pakalpojumu vai produktu un ir specifisks atslēgas vārds,
tad tas Zapier var noskenēt to e-pastus, un viņš, ja viņš atrod specifisko atslēgas vārdu, viņš var, pieņemsim, to klienta e-pastu pārnest uz MailChimp, kas atkal ir e-pasta mārketinga rīks. Ja? Tā kā tam Zapieram tur ļoti daudz un dažādas procesus var automatizēt, jūs varat aiziet apstīties, tur tiešām ir daudz dažādu varianti. Un vienkārši tas piemērs, kā mēs izmantojām vienam klientam, Frizētavai, viņiem bija e-pastu saraksts, tas e-pastu datubāze, kurā viņiem bija visi klienti, ar kuriem viņi komunicēja e-pastu sūtīt. Un, lai viņiem nebūtu ar rokām tie e-pasti jāvērtē datubāzē, viņš automātiski skanēja visu laiku viņiem to Gmail, skatījās, kad ir atslēgas vārds Frizētava, matu griešana un tā tālāk, un automātiski, kā atnāca tāds pieprasījums, viņi uzreiz sūtīja tajā datubāzē, un viņam automātiski tā datubāze auga un veidojās. Tā kā tas ir vēl tāds praktisks rīks. Jā. Tālāk nav rīks, bet stāsts par to, ka es pēdējā laikā dzirdu no pat draugiem paziņām un tā tālāk, ka viņi kādreiz dzīvē ir redzējuši kaut kādas lietas Facebookā, nav nekādu, viņi nav norēģējuši, nopirkuši, aizgājuši, rezervējuši un tā tālāk, bet tas viņiem kaut kur ir palicies atmiņā. Un tā ideja ir tāda, ka Facebook piedāvā kuponus, respektīvi atlaides, tā kā promotēt. Bet es neesmu īpaši redzējusi, ka cilvēki, uzņēmumi to izmantotu. Mana doma ir tāda, ka būtu vērts izmantot, pamēģināt, kā tas darbojās, tiem, protams, kuri pārdod kaut kādas konkrētas lietas, bet piedāvājot ļoti interesantu atlaidi, nevis tur kaut kādus 5%, bet tiešām kaut kādu smuku apaļu summu, lai tiešām varētu redzēt, vai no tā ir kaut kāda jēga vai nē, jo mēs zinām, ka 5–10% mūsdienās ir atlaide, kur vienkārši var ieiet veikalā un sarunāt. Paprasīt. Jā. Es, piemēram, reāli daru tā, kad es nezinu, ko es sporta apmēm vai kur pērts, vienkārši paprasu iedodēt man. Jā, un līdz ar to ir loģiski, ka, ja jūs kādreiz esat to mēģinājuši un likuši tur smieklīgas atlaides, ka cilvēki nav uz to reaģējuši. Es arī pēdējo reizi Latvijā pirku lietas, vienu dienu es nopirku daudz lietas bez atlaidēm it kā, bet katrā veikalā es sarunāju pa 10–15% atlaidi īstenībā ir daudz un netirgojos. Un kopumā man savācās diezgan smuka apaļa summa, jā. Tā kā, tas ir tāds, teiks var turpināt? Jā. Okay. Nākamais ir Google Analytics. Tas arī ir bezmaksas rīks un diezgan daudzām lapām, kad apskatās, viņš nav pieslēgts. Tās iespējas, ko jūs varat ar to Google analītiku darīt, ja jūs vienkārši viņš reāli dod iespēju redzēt reālo situāciju mājaslapā ar apmeklētājiem, un tā informācija, ko jūs ar viņu ievācat, jūs varat pieņemt, teiksim, tādus izglītotus lēmumus, nevis tikai vienkārši uz sajūtām. Un tās galvenās lietas, ko jūs varat izstāstīt, ko jūs varat redzēt ar to rīku, ir, jūs redzat, pa kādiem kanāliem nāk jums to lietotāji, piemēram, ja nāk no Facebooka, tad viņi pavada cik daudz laika, ja viņi nāk no Google, cik daudz viņa laika pavada, jūs varat pastīties, no kuriem kanāliem, teiksim, ilgāk mājaslapā ir, caur kurieni nāk. Jūs varat apstīties bounce rate, piemēram, cik atlēts, piemēram, no kura kanāla, cik uzreiz aiziet, cik turpina skatīties, no kādiem reģioniem, kuras lapas populārākas, ja, uz kādām iekārtām skatās jūsu mājaslapu. Tad, piemēram, ja jūs izmantojat Google AdWords, jūs varat skatīties to konversiju, cik, piemēram, ienākot no tādiem atslēgas vārdiem, jums tā mājaslapa, pieņemsim, cik tie atslēgas vārdiem, kas ienāk, viņi, piemēram, iet un kaut kādu pasūtījumu veids, kaut kādu formu aizpilda. Tā kā tādas lietas ir ļoti daudz to analītiku, bet jūs vienkārši varat ar viņu skatīties, pētīt, iegūt informāciju, un tad balstoties uz to jūs varat atkal veikt kaut kāds, teiksim, uzlabojumus lapā, kas atkal veicinās to lapas atrodamību, jūs varat monitorēt, un to pašu webmaster tūli jūs saslēdzot, ja jūs varat skatīties par tos pašus atslēgu vārdus, un procesā jūs vienkārši skatieties, mācieties, uzlabojiet lapu un veiciniet to savas lapas atrodamību. Jā, nākamā lieta ir jaunas kvalitatīvas bildes. Kur mēs arī, kad taisījām šo pasākumu, varbūt jūs pamanījāt, ka man īstenībā ir gari mati, nevis īsi, ja? Man nav uztaisīta neviena jauna fotosesija, kas ir akmens manā dārziņā, ja? Bet jums noteikti vajag regulāri updateot jūsu uzņēmuma fotogrāfijas, vienkārši, lai jums ir tā
tāda tā kā fotobanka, ja tā kā mums bija pasākums, kur mums pēkšņi vajag viņu. Lai svaigas. Jā, un lai viņas ir svaigas, un lai jūs varat viņas izmantot. Un pēc iespējas vairāk izvairīties no šīm te stoka bildēm saucamajām. Jā. Un vēl, ko es gribēju pateikt par bildēm, protams, tas, ko tu jau stāstīji visu, ka viņām vajag dot pareizus tos nosaukumus, lai viņas var atrast Google, lai viņas palīdz SEO un visu tā tālāk. Un lieta, ko es gribēju atgādināt par bildēm, ir neņemt kaut kādas bildes internetā, jo es pirms tam jau biju rakstījusi rakstu par to, kā bilžu it kā nevainīga paņemšana internetā var pārvērsties tiesas procesā. Es arī pielikšu linku uz šo te rakstu, lai jūs vienkārši varat izlasīt un zināt. Apskatīties. Tā kā, jā, un par tām bildēm arī ir attiecībā par to fotobankām, ja jūs ņemat no fotobankas, viņas izskatās diezgan nerealistiskas un tādas, feikās, ja tā var teikt, un, ja, piemēram, izmanto uzņēmumu bildes reāli tās, kā uzņēmumu tie cilvēki, tie procesā, klienti, tad arī viņa tā uzticamība, ja jums, piemēram, ienāk mājaslapā iekšā, tad arī, teiksim, tā uzticamība veidojās un lielāka iespēja, ka cilvēks sazināsies ar jums, nekā, ja būs fotobankas. Un vēl par to attēlu un tiem atslēgvārdu likšanu bildēs iekšā. Tur vēl tas triks ir tāds, ka, piemēram, cilvēki meklēs ar atslēgvārdiem bildes kaut kādas, piemēram, googlējies meklēt, ja, tad arī jūsu bildes, ja jums būs iekšā nosaukts failu nosaukums, tad viņš ir atradījis Googlē, ja, tajā attēlu tajā sarakstā. Tā kā tas arī ir tāds, par tām bildēm vēl tāds pieliku. Tad ir MailChimp, tāds rīks, ar kuru kāds varbūt no jums skatās, kāds ir saņēmis vakardien reizi, pirmdien, laikam, otrdien sūtījām to newsletteru. Tas MailChimp rīks ir e-pasta mārketingam. Jūs te MailChimpā veidojat datubāzi ar visiem saviem klientu e-pastiem, un pēc tam jūs sūtiet tur kaut kādus jaunumus, paziņojumus, kaut kādas reklāmas, kaut kādas akcijas un piedāvājumus. Un tā ideja tāda, ka jūs varat, piemēram, pēc tam skatīties reportus, tad kā atskaites, kur jūs redzat, piemēram, kur ir atvēruši, cik bieži viņi ir atvēruši, kur ir, teiksim, atvēruši e-pastu un pēc tam klikšķinājuši uz linka un aizgājuši uz jūsu to promo. Ja, piemēram, kāds vērs 10 reizes, jūs arī varat to redzēt, kāds nav vērs vispār, var arī, nevar to redzēt, ja. Tu var redzēt, ka viņš vispār nav vēris, un tad, piemēram, tas MailChimps, ko viņš dara, viņš automātiski segmentē, teiksim, vērtību dot katram tam lietotājam, un tie lietotāji, kas, piemēram, lieto var biežāk, viņiem ir vairākas zvaigznītes, viņiem lielāka vērtība, tie, kas var mazāk, viņiem mazāk zvaigznītes. Jūs varat sadalīt divus segmentus, un, piemēram, vienam segmentam varat sūtīt viena tipa reklāmu, kā lojāliem klientiem vai kā tādiem, kas ļoti interesējās par jūsu produktiem. Otra tipam jūs varat sūtīt, piemēram, tādus, kas veicinās viņu to draudzību, vai jums ar to tā varētu saukt. Tā ir tāda lieta no tā MailChimpa. Jūs varat to MailChimp integrēt mājaslapā. Skaisti gan uz mobilā telefona, gan uz datora, gan uz planšetes, visi tie dizaini, reporti, to es stāstīju, segmentēšana. Tā kā tās ir tāds galvenās lietas. MailChimps ļoti labs rīks, un, piemēram, es reizēm saņemu e-pastus, tā kā reklāmas e-pastus no kāda cilvēka personīgiem e-pastiem, un man parasti nepatīk, tāpēc, ka es nevaru atrakstīties. MailChimp gadījumā tas, kad viņi var atrakstīties, ja cilvēks, piemēram, saņem e-pastu pāris reizes no jums kā reklāmu, un viņam vairs nepatīk no jums saņemt, tad viņš var vienkārši aiziet un uzspiest no unsubscribe, un viņš atrakstās, un viņš vairs nesaņems, un viņš laimīgs, un jūs ziniet, viņu vairs netraucēsiet. Tā kā tas MailChimps ir labs rīks, un droši ejiet un izmantojiet. Jā, tālāk nākamā lieta, kā grūti tagad uzreiz būs ātri paprasīt, bet kā jūs domājat, kura ir svarīgākā mājaslapas sadaļa? Tā atbilde ir tāda, ka īstenībā visas sadaļas ir ļoti svarīgas, jo pilnīgi jebkura sadaļa var kļūt par sākumlapu, jo mēs nekad nezinām, ko cilvēks internetā īsti meklēs un kādā ceļā viņš līdz jūsu lapai nonāks. Respektīvi, katrai ir jāpievērš ļoti liela uzmanība no satura viedokļa, no bilžu viedokļa, un pats svarīgākais, katrai šai lapai ir jābūt savam call to action, respektīvi aicinājumam uz darbību. Jo citādā gadījumā, ja tas cilvēks izlasa, paskatās, viņu interesē, viņš nesaprot, ko viņam reāli tālāk darīt. Un tā jūs varat pazaudēt ļoti, ļoti ātri savus potenciālos klientus. Tā kā tas būtu jānočako, vai katrai sadaļai ir savs call to action. Vēl viena lieta, ko pirms pāris nedēļām mēs vienam klienta mājaslapu nomigrējām uz PHP 7,
Tas, ko jūs noteikti dariet, ja jums ir iespēja, šobrīd ir ļoti populārs vēl uz daudziem hostinga serveriem ir PHP 5 versija kaut kāda, ja? Bet tas nomigrējiet uz PHP 7, tas ļoti daudz, ļoti uzlabos jūsu mājaslapas ātrdarbību, to visu performanci. Tas risks, kas var būt, ka jūsu mājaslapai nav kaut kāda nesadarība ar to PHP 7 un kaut kādas lietas varētu neiet. Jums vajadzētu varbūt noteikti ar kādu web izstrādātāju palīdzību to procesu darīt, bet ir vērts nomigrēt. Un Garmtech LV, es jau kuro reizi viņus pieminu, viņi man nav maksājuši nekādu reklāmu, vienkārši es zinu, viņiem ir. Un viņi šo jau ir realizējuši, un mēs vienkārši pārslēdzām vienu mājaslapu uz PHP 7, un tur bija tā, ka mums bija WooCommerce sites, kurš gāja uz PHP 5 vai 5.6, neatceros precīzi, un viņš diezgan vilkās, un mēs domājam tur cachot viņu un taisīt tā, un mēs pārcēlām uz PHP 7 un lido. Un ļoti labs. Lidojā, tā kā PHP 7 ir viena lieta, ko jūs varat izdarīt, lai veicinātu tiešām to lapas ātrdarbību, un ātrdarbība lapa ir klientiem patīkamāk lietot nekā, ja viņš nospiež, un tad var iet vārīt tēju. Jā, kamēr vārīt tēju, tikmēr vēl ir tāda lieta, kā ienākošie linki. Protams, visi grib daudz ienākošos linkus, citi izmanto dažādus rīkus un dažādas melnās un pelēkās un vēl nezinu kādas metodas, bet viena nenormāli vienkārša metoda, ko jūs varat izdarīt tagad un tulīt, nočakot visas iespējamās dzeltenās lapas, kur jūs varat ielikt informāciju par savu uzņēmumu bez maksas, ielikt maksimāli daudz informācijas, kura ir bez maksas, piereģistrēties respektablos sociālajos tīklos, arī nozares tur kaut kādos tīklos un tā tālāk, kur arī var izmantot šim lai veidotu ienākošos linkus. Un vēl par ienākošiem linkiem, kurus vēl gribēju viņus pieminēt. Partneriem, sadarbības partneriem. Varbūt jums ir lieliski sadarbības partneri vai klienti, kur jūs smukā kontekstuālā veidā varat izdomāt, kā ar viņiem sadarboties, lai šis links nebūtu tā kā agrāk linku apmaiņa, apmainamies ar linkiem, apmainamies ar banerīšiem un tā tālāk. Pilnīgi bezjēdzīgi un pilnīgi smieklīgi, bet ar tekstiem, tu domā, tā kā tāds bloga rakstus viesu? Jā, bloga rakstus kaut kāds, piemēram, ja tur, nezinu, tu savā blogā stāsti par maniem pakalpojumiem. Vai es uzrakstu savu rakstu par saviem pakalpojumiem tavā blogā, tur attiecīgi ir linki uz manu mājaslapu vai manu blogu. Tā kā, piemēram, mēs darījām, tā kā mēs rakstījām, piemēram, es izstāstīju, kad es Lindas blogā rakstu par SEO draudzīgām bildēm. Un tad reāli tu uzraksti rakstu, bet tādu kvalitatīvu, un es vienkārši spamīju kaut kādu jāuzrakst normāls raksts. Un tad tu augšējā daļā ieliec kaut kādu atslēgas frāzē, ieliec iekšā linku un norādu uz savu to sadaļu, kurā tu gribi tur būvēt. Tā kā viesu tie raksti ir laba lieta, un vēl viens variants vienkārši par to pašu linku būvēšanu ir piedalīties kaut kādus, pasākumos, kuros pēc tam tā publicitāte ir stāvīga. Kaut vai ir arī tādi semināri, kuros tu pieraksties, piedalies, ieliec savu mājaslapas linku, un šajos te semināru, piemēram, arī mājaslapās viņi publicē to dalībnieku sarakstus un tā tālāk. Un tad sanāk jau arī tāda laba figurēšana visur apkārt. Viena lieta laba vēl, ka viņas to saturu izstrādi, ko var darīt, ir ļoti labi, ja, piemēram, jūs izstrādājat kvalitīvu saturu, publicējat savā mājaslapā, un ja kāds pēc tam cits cilvēks atnāks uz to lapu, izlas to rakstu, un viņš tā kā citē daļu no jūsu, piemēram, kaut kāda bloga raksta, citē savā blogā un tad uzliek linku atpakaļ uz jūsu lapu. Tā kā tur tāds veids ir jātaisa saturs. Tas jau būs sarežģītāk. Okay. Bet, apmēram ideja. Jā, mēs jau aiziesim. Labi. Tālāk, nākamais ir tāds tas modulis WordPressam. WordPress Fastest Cache saucās. Vai arī WordPress Total Cache. Ar kešošanu tā pamat ideja ir tāda. Mājaslapa atrodas uz servera, ir faili un ir datubāze, kurā glabājas dati. Un tad, kad, piemēram, jūs sūtat tur, uzrakstiet www.tvnet.lv, tad tas tiek sūtīts pieprasījums iet uz, failu varās vaļā, failos pieprasījums uz datubāzi nāk, un, tās notiek daudz tāda, kā lai saka, interaktivitāte, un tāda skaidīšana, datu pieprasīšana un stumdīšanas priekš apakaļ. Kešošanas pamat ideja ir tāda, ka viņi to lapu, varētu paņemt, viņš uztaisa viņai kopiju vai tādu, failu, kuru pēc tam viņam katru reizi nav jāskrien uz serveri, jāskatās, nav jāprasa pieprasījumu datubāzē.
Varbūt izklausās tur sarežģīt, bet tā vecākā doma tāda, ka viņš vienkārši neskraida katru reizi uz to datubāzi, nepēc pieprasījums, un tā lapas ir sagatavotas tā kā HTML vai kaut kā tā, vai kaut kādas bildes tur jūs saglabāja jūsu pārlūka kešā. Tā ideja tāda, jūs paņemiet to pluginu, saucās VP Fastest Cache, jūs vienkārši aktivizējiet viņu, ļoti elementāri, nevajag kādas zināšanas, jūs uzinstalējiet viņu, aktivizējiet, un viņš visu izdarīs jūsu vietā, un jums uzlabosies mājaslapas ātrdarbība ievērojami. Tas ir tāds. Jā. Un ja ir PHP 7 un Fastest Cache, tad vispār, tad jums jāpērk dators, lai spētu apstrādāt to ātrumā. Tā kā jā, tas V3, tā kā WSV Total Cache, bet viņš ir advancētāks, tur vajag višķi tā zināšanas. Tā kā Fastest Cache ir tas, kur jūs varat paši tur saklišķināt un aiziet. Labi. Pēc tam tālāk var klikšķināt uz dažādiem nozares blogiem. Piemēram, jā, es zinu, ka visi noteikti grib iekļūt tur TV netos un Apollo un tā tālāk, ja nav vērtīgas ziņas, iekļūt tur ir ļoti grūti, ja gribās samaksāt ir ļoti dārgi, bet ir tāda lieta kā nozares blogi, kur īstenībā ir ļoti daudz, un ir vērts ar šiem cilvēkiem, kas šos blogus raksta, parunāt un izveidot varbūt sadarbību, varbūt vienkārši arī samaksāt, bet ne tik daudz kā, piemēram, šiem te lielajiem portāliem un ziņu saitiem. Un iespējams, ka tur mērķa auditorija būs daudz vēl vērtīgāka, jo, ja tie ir nozares blogi, tā tad viņi interesēs par šo nozari, un jūs labāk sasniegsiet dažus, bet tiešām potenciālos klientus, nekā vienkārši būsiet kaut kur bez jebkāda rezultāta. Nu jā, tas jūs tādu masu vienkārši, vai nu jūs masu atvēlkat uz lapu, kura patiesībā reāli nekonvertējās un nekļūst par jūsu klientu, jūs atvēlkat uz savu lapu. Mazu... Kas pēc tam vēl ir sliktāk, ja ir liels bounce rates priekš jūs? Nu jā, jo tas arī tas, jo jūs vienkārši, ja piemēram jums nāk liela masa uz to mājaslapu un viņu iet projām no tās lapas un viņi momentāli aiziet, tas arī Google tāds slikts signāls, ka tas trafiks ir nekvalitatīvs, un tad varbūt cita lapa, kurai ir mazāks tas atlēciens, ja viņu paceļ augstāk, tāpēc, ka viņiem ir kvalitatīvāks trafiks, tāpēc kvalitāte nevienmēr ir kvantitāte, kvantitāte nevienmēr ir kvalitātei spēks, kvantitāte nevienmēr ir labākais. Tad vēl pēc mājaslapas uzstādīšanas, ko vajag izdarīt pēc WordPress izstrādes, ja, ir uzstādīt tādu moduli, kas saucās All-in-One WordPress Security and Firewall. Garš nosaukums būs pēc tam nākamajā bloga rakstā būs links, bet tā ideja tāda, ka tas atvērtā koda mājaslapas, tas kods ir redzams, ļoti daudziem patīk viņas laust, un lai to drošību nodrošinātu, ir vērts uzstādīt moduļus, kas ir speciāli sagatavoti priekšās drošības palielināšanas. Piemēram, tas modulis aizsargā pret brute force, tas ir tāds, ka apmēram ar kaut kādiem programmām vienkārši mēģina uzminēt paroli. Viņš, piemēram, nomaina defaulto tā kā noklusēto adresi, tu vari nomainīt savai, kur autorizējas, kur paroli, tu vari bloķēt IP adreses, kuras, piemēram, viņš automātiski bloķē IP adresi, kura mēģina uzlaust. Viņš uzdod kaut kāds drošības jautājumu, piemēram, pie autorizācijas, viņš prasa tur kaut kādus skaitļus sarēķināt, ja? Lai nav tā, ka tā mašīna var to izdarīt, ja kaut kāds tur automātiskais programma, kas mēģina uzlauzt, tur vajag cilvēku. Jūs varat nodefinēt, no kurām IP adresēm administrācijas panelī var pieslēgties, no kurām nevar. Tālāk jūs varat apstīties, kādas IP adreses ir bloķētas, piemēram, ja piemēram, lietotājs, jūs autorizēties savā mājaslapā, jūs kaut kā tur vadiet informāciju, pēc tam aiziet projām, jūs aizmirstat iziet, cits var pienākt pie tā datora, autorizēties un kaut ko sabojāt. Tā programma arī met ārā, piemēram, jūs varat nokonfigurēt pēc stundas vai, pusotras stundas. Datubāzes backupi automātiski, mainīt prefiksu tabulām, tur tā lietiņa, atslēgt PHP rediģēšanu no VP paneļa. Var identificēt, tas modulis pārbauda, vai visiem failiem ir pareizās tiesības saliktas. Ja? Jūs varat uzkopēt to WordPress saviem spēkiem, uzinstalēt, bet jūs nesliksiet pareizās failu tiesības, tas apdraud jūsu tā bloga vai mājaslapas drošība. Tad ar šo programmu jūs varat pārbaudīt pareizo. Tālāk, kas vēl, viņš skenē, piemēram, failus. Ja? Viņš katru dienu vai reizi nedēļā atsūta jums atskaiti par to, kas ir kaut kādi faili mainījušies. Jūs varat pastīties tie faili, kuriem reāli vajadzēja mainīties, vai kaut kas tur ir, sabojāts. Tas plugins ir daudz dažādas iespējas, bet viņš ir bezmaksas, jūs varat paši sakonfigurēt un tiešām uzlabot to mājaslapas drošību. Un stabilitāti, un tas ir ļoti būtisks jautājums. Jā, tālāk to visu var ļoti lieliski parādīt, vai arī visādi citas lietas var lieliski parādīt ar
YouTube video instruktāžu palīdzību. Iedomājieties, ka jums ir kaut kādas lietas vai kaut vai biežāk uzdotie jautājumi, ko cilvēki vienmēr uzdod, bet viņi nezina, kā kaut kādu lietu izdarīt. Ja jūs pārdodat pakalpojumus vai kaut kādas konkrētas preces, vai jums ir kaut kādi šitie programmas, kuras notiek online, respektīvi veidojiet šos YouTube video un publicējiet viņus savā mājaslapā, publicējiet sociālajos tīklos, kur vien vēlaties. Un viņiem nav obligāti jābūt tādiem, kuri ir veidoti ar veselu uzņemšanas komandu, protams, kas ir ļoti lieliski un labi, bet, ja nauda neatļauj, viņi varbūt visam vienkārši un domāju, ka jums būs daudz vairāk klientu nekā tiem, kuri vienkārši neko nedarīs un Jā, jūs varat, jo tas potenciāli, kā var tos klients iegūt ar šādu video veidošanu, ja? Jūs, piemēram, ņems kaut kādas programmas, kuras, piemēram, izstāstīt WordPress, taisam tās mājaslapas WordPress, es taisu WordPress lietošanas instrukcijas un publicēju tajā YouTube'ā, un gan, piemēram, var iedot saviem klientiem pateikt, kur apskatieties, kā to lietu izdarīt, tas ir tīri praktiski, un jums atļauj uzlabot, teiksim, tādu uzņēmumu darbību, ja jums nav jātērē laiks tur uzlaiku. Jūs varat vienkārši pateikt, kur links apskaties un iemācies. Iemācies. Nu, tā, piemēram, ja klients grib, nezinu, nomainīt kaut kādu tur fontu, bet noformēt tekstu, un viņš nezina, kā pēkšņi noformēt. Jā. Nu, lūk, un tā doma tāda vēl, pēc tam tie, kas nav jūsu klienti, viņi vienkārši meklē par to pašu WordPressu, kā uzturēt. Viņi atrod tos video, caur tiem video viņi iepazīst jūsu uzņēmumu, un viņi kļūst par jūsu potenciāliem klientiem, kas arī jūsu SEO palīdz un tādām lietām. Tā kā tās video instrukcijas un laba lieta, jā, taisīt. Tas ir tāda lieta. Tālāk, ir tāds plugins WordPress Add to Any Share Buttons. Respektīvi tādi moduļi, kas pieslēdz jūsu mājaslapai iespēju dalīties ar saturu. Vienkārši, ja jums, piemēram, ir uzinstalēt paši WordPressu, uzliekat kaut kādu dizainu, sataisiet mājaslapu, un jums nav kaut kādas šērošanas pogas tajā mājaslapā, paņemiet tādu pluginu Add to Any Share Buttons, būs pēc tam raksts, kur apsīties to nosaukumu, ja es nepareizi izteicos, un uzinstalējiet, un jums parādīsies, starp citu, ja Raivis skatās, viņš var iemest linku, jo viņam šitā, Raivis redzēja tev mājaslapā, šito pats bija uzstādījis, un viņš tev šērošanas pogu dos, un tie apmeklētāji, kas ienāks jūsu mājaslapā, jums būs kāds labs saturs, jūs varat vienkārši pēc tam, viņi var šērot, un jums tie linki būvēsies atpakaļ kaut kāda tādas lietas. Tā kā tā. Jā, tālāk vispār ārpus no ļoti tehniskām lietām un tā tālāk. Ļoti laba lieta iesaistīties kādā projektā. Varbūt tas ir kaut kāds labdarības projekts vai vienalga kaut kāds korporatīvās sociālās atbildības grupām ar zināšanām, pieredzi. Varbūt viņi jūs... Es domāju, ka viņš atjaunosies. Es tā ceru. Nē. Es domāju, turpinam, vienkārši stāstam. Jā? Jā. Okay. Mums traustās nedaudz internets laikam. Tātad, jā, pieņemsim, pastāstīšu vienu piemēru. Ir viens tāds sporta klubs, kura vadītāji ir ļoti lieli suņu cienītāji. Un viņi regulāri kaut ko tur darbojas ar šiem te suņiem, kaut kādās patversmēs, viņi tur palīdz, viņi tur vada kaut ko, viņiem staigā ar šiem te suņiem, droši vien, kas skrien, ja jau sportisti, un tā tālāk. Un to visu viņi komunicē savos sociālajos tīklos, arī mājaslapā, un tas dod ļoti lielisku tādu pievienoto uzņēmuma vērtību, ka šis uzņēmums ir ne tikai orientēts uz biznesu. What the heck? Neizskriet? Jā? Jā. Okay. Ka šis uzņēmums ir orientēts uz ne tikai biznesu, bet arī uz kaut kādām normālām... Mums tāds mistisks. Normālām, bet labām lietām. Tu man galīgi nojauci šo te domu. Jā, laikam, viss kārtībā. Jā? Labi, tātad es turpinu. Jā, varbūt jūsu uzņēmums var ziedot viņam kaut kādas preces, varbūt pavadīt laiku, varbūt apmācīt. Da jebko, bet galvenais, ja jūs to darat, tad pastāstiet par to arī sabiedrībai, saviem klientiem, un droši vien, ka klienti arī to novērtēs. Jā, tas tāds ir, jā. Jā, tā es to īsti nākamais. Ok, ir tāds rīks Hoot, kā viņš zinā pareizi, Hootsuite.
tā hootsuite.com. Es parādīšu pie kameras. Širā te viņa raksta. hootsuite.com. Tas ir tāds bezmaksas rīks līdz kaut kādiem pāris. Es to rīku izmantoju sociālo mēdīju, savu akauntu administrēšanai. Respektīvi, ideja tāda ir, tas rīks, ar to rīku var pieslēgt visus savu sociālo mēdīju kontus, sākot no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, un tā tālāk. Es nezinu, vai vēl kāds, bet tie ir tos galvenos. Tas, ko jūs varat darīt, ir, piemēram, pirmkārt, jums viss tas vienā sistēmā. Otrkārt, jūs varat saplānot tos postus, Facebookā noteiktā laikā, tad, kad jūs gribiet. Tā programma arī zina, kad ir optimāli publicēt. Jūs varat viņai uzticēties to laiku, viņa automātiski ieplānos to publicēšanas laiku. Jūs varat vairākos kanālos vienlaicīgi publicēt. Jūs varat meklēt dažādas atslēgvārdus Twitterī, kā komunicē cilvēki. Jūs varat atrast, kura diskusijas notiek ap jūsu tematu. Jūs varat iesaistīties diskusijās, ja? Jūs varat monitorēt, jūs varat postus plānot. Piemēram, tas, ko var darīt, ir brīvdienās saplānojiet kaut kādus tekstus, bildes. Piemēram, brīvdienās. Ja normāls, ja kurš uzņēmējs, kurš sāk uzņēmumu strādā melnu muti brīvdienās, būsim reāli. Un jūs varat brīvdienās saplānot kaut kādā vienā dienā un sapublicēt veselu sarakstu nedēļai, un viņš vienkārši automātiski publicējas iekšā Facebookā, Twitterī un tā tālāk. Un tad jums tas mazāks laiks, nevis katru dienu tur sēdēt un ņemties. Tas ir tāds risks, ko es izmantoju. Cilvēku tematus, cilvēkiem sekot tematu monitorings. Jā, es varu noteikti, piemēram, es sekoju Twitterī sarunām līdz, viņš automātiski filtrē sarunas par mājaslapu izstrādi, kas man ir aktuāls. Es apskatos, jā, vai tas ir tas, un tad var iesaistīties sarunā. Analitiku viņš arī dod, viņš skatās, piemēram, cik jums nākuši klāt apmeklētāji, cik aizgājuši tādas lietas. Jūs varat filtrēt datus pēc vietas, pēc valodas, jā, piemēram, reģioniem un tā kā tā. Tā kā tas rīks ir ļoti labs, kur var izmantot sociālo mediju menedžēšanai. Jā. Nākamā lieta ir, iespējams, ka jūs jau sekojat līdzi ļoti daudz jūsu konkurentu aktivitātēm sociālajos tīklos, bet dar arī pasakot līdzi, piemēram, iesaistīties kaut kādās slēgtās grupās, kur jūs varat iesaistīties kā, piemēram, privāta persona, lai vienkārši sajustu to temperatūru, kas tur notiek, par ko cilvēki vispār runā slēgtajās grupās kaut kādās, kur viņi tā kā neviens neko nemēģina pārdot, varbūt kāds kaut ko mēģina, bet, respektīvi, kur tā doma nav neko pārdot, nopirkt un izdarīt, kur vienkārši cilvēki runāt par kādiem interesējošiem tematiem kopīgiem. Kur var vienkārši sajust to temperatūru, lai tālāk jūs varētu plānot efektīvāk jūsu sociālo tīklu kampaņas un arī mājaslapas, varbūt kaut kādas izmaiņas. Tas ir laba tas stratēģija. Tad ir tāds rīks WordPress modulis, e-mail adrese encoder saucās. Arī bezmaksas neliels rīks, tā pamatīdēja tam rīkam ir tāda. Reizēm es pat diezgan bieži redzu, jūs mājaslapā publicējat iekšā savu e-pasta adresi darbiniekiem, kolēģiem, kontaktinformāciju un tā tālāk. Tas skumjais stāsts tajā visā tas, kad tie visi internetā tie boti, visādi rīki, kas tos e-pasta adreses skanē, automātiski vāc iekšā databāzē un pēc tam spamo visiem apkārt. Ar to rīku jūs vienkārši varat aizsargāt to e-pastu un tie boti nevar noskenēt un jums ir mazāks tas spams, kas nāks iekšā e-pastā. Tā kā tas tāds rīks, kas vienkārši praktisks, lai jūs nebūtu jācīnās ar spamu savā paskastītē. Jā, un tad nav jāraksta tas, pieņemsim tur Ilze tanīs iekavās un tā tālāk, kas ir īstenībā nenormāli neērti, tad, ja tu, piemēram, lieto kaut kādu ka tu nevari uzklikšķināt, ka tev atkal jākopē vai jāpāraksta. Jo lietotājs redz normāli, un viņš uzklikšķino, viņam atvarās e-pastu, un viņš var sūtīt un komunicēt, bet te pašā laikā tie boti, viņi nevar tik veiksmīgi noskanēt. Tā kā jā. Tālāk lieta tāda, kā popularizēt savus produktus vai pakalpojumus. Neesmu dzirdējis, ka tas Latvijā būtu ļoti populāri, bet citās valstīs ļoti populāri, respektīvi savas kaut kādas preces, pieņemsim nosūtīt blogeriem, kaut kādiem viedokļu veidotājiem, vienkārši nosūtīt ar mērķi, kur paskaties, man ir šādi te preci, notestē, izmēģini, un tad nevis pieprasīt, lai viņi par viņu uzrakstā, bet vienkārši likt šo cilvēku mierā, un tad ļaus viņiem izlemt, vai to rakstīt, vai par to rakstīt, publicēt, kaut ko komunicēt vai nē. Ļoti bieži varbūt tas sanāks pa tukšo, tā var gadīties, ka
viņam gluži vienkārši varbūt nepatiks šī prece, varbūt viņš negribēs būt komerciāls un tā tālāk un tā joprojām, bet droši vien, ka ja preci pakalpojums, ja jūs uzaicināt viņus pakalpojumu vai aizsūtat to preci, ja tas būs kvalitatīvs, interesants un pa viņa gaumēm un tā tālāk, jūs varētu saņemt ļoti, ļoti labu atgriezenisko saiti. Jā, interesanti, jo viņiem parasti ir diezgan tāda liela sekotāja auditorija, kas, protams, ir arī tādi, kas apstīsies un tas, ko nevajag cerēt naivi, ka tie blogeri tikai labu teiks par to preci, ja? Tas ir reāli, jo, tā kā es paskatos internetā video, viņi arī reāli saka pilnīgi, krāpu, tāpēc, ka tas arī viņiem nepatīk kaut kas. Viņi nav tā, ka viņi tikai pozitīvi izcēlē. Jā, bet, protams, tas ir risks un tā tālāk, un daudzi teiks, nē, es to nekad nedarīšu, bet tā ir izvēles iespēja. Ja jūs esat pārliecināti par savu produktu un jums patīk un jums liekas, ka tas ir vērts, tas ir labs rīks un tas ir laba metode, kā jūs to varat darīt. Tad ir tāds modulis WordPress Icegram pop-ups. Atkal no Raivija mājaslaps nošpikoja, no grīdasstils.lv nošpikoja. Bet tā ideja tāda, ka, piemēram, ja jums ir kaut kādas akcijas, jūs rīkojat savā uzņēmuma mājaslapā, ienāk cilvēks, viņam pop-ups izlaic, mums ir akcija, un to uzklikšķini jūs aiziet apstīties. Vēl kā šos pop-upus var izmantot diezgan praktiski, ir tad, kad, piemēram, jūs gribat popularizēt savu Facebook lapu, tad ir tā, kad jūs, piemēram, cilvēks ienāk mājaslapā, viņam uzliek tāds maziņš lodziņš, viņam uzliec tāds maziņš lodziņš, un tajā lodziņā, piemēram, parādās jūsu Facebook lapas, kur uzklikšķināt uzreiz laiko, ja? Jums, piemēram, viņš uzreiz laiku uzspiež no jūsu Facebook lapas, ja? Tā kā ir dažādi ar to pop-upiem, jūs apstieties tos moduļus, kas tos pop-upus dod, un skatieties, instalējiet, un tādā veidā jūs varat tos apmeklēt, audzēt reāli Facebook mājaslapas tos gan apmeklētājus, gan akcijas izcelt un tā tālāk. Tālāk, nākamā lieta arī saistīta gan ar virtuālo, gan ar reālo vidi un dzīvi un tā tālāk, ir organizēt kaut kādus spontānus pasākumus jūsu klientu apkalpošanas vietā. Piemēram, ja jums ir salons, jums ir veikals vai tam līdzīgi. Izslēgt klientam mājaslapu uz nedēļu. Nē, tik spontāns, tik ekstrēms arī ne, bet vienkārši organizēt kaut kādus pasākumus, pieņemsim ar, kaut vai šampanieti, kaut kādas dekorācijas, kaut ko īpašāku, un pēc tam to komunicēt, protams, visos sociālajos tīklos un tā tālāk. Nav nepieciešams to organizēt kā tagad nenormālāko tādu lielo pasākumu ar ielūgumiem, uzaicinājumiem un vēl nezinu ko. Vienkārši tas ir spontāns pasākums, kurā notiek kaut kas nedaudz neikdienišķāks, kas varētu būt arī interesantāk pašiem darbiniekiem, kuri šajā vietā ir, un arī interesantāk jūsu sekotājiem, klientiem, potenciālajiem. Un noteikti jūs, ja viņi ies garām un jums ir reāli kaut kādi vidi, jūs paliksiet vienkārši viņam kaut kā atmiņā ar šo notikumu. Jā, tas kā vienkārši tas process vēl var izvērsties, ir, piemēram, ja jūs taisiet tādu akciju, uztaisiet saviem klientiem, pārsteigumu un tā tālāk, jūs nokomunicējāt, ja, tā pašā laikā tas klients, kuram jūs izdarat, viņš var pateikt, te uztaisam tādu pašu akciju viņa klientiem, ja. Tas šajā situācijā tas process tapa par tādu kā, jūsu pakalpojumu atkal jūsu klientam. Tā kā kaut kā tā var diezgan, man liekas, labs, jā. Nākamais modulis, man te daudz moduļi ir, bet es kā webizstrādātājs man ir viņiem sakrājies. Saucās WordPress Updraft Plus, tās bezmaksas modulis, un tas, ko viņš reāli nodrošina, ir jūsu automātisku mājaslapas backupus varat taisīt. Ja, piemēram, to jūs varat darīt, tas, ko jūs vēl varat darīt, ir automātiski backupo, piemēram, reizi nedēļā, reizi dienā, reizi mēnesī, atkarībā no tā, kāda jums ir mājas, cik jūs bieži atjaunojat saturu. Tas, ko jūs vēl varat ļoti efektīvi darīt, ir uztaisīt mājaslapā atjaunošanu, piemēram, ja jūs mājaslapoja uztaisiet backupu, nospiežat vienu pogu, viņš nobackupo, jūs veicat uzlabojumus moduļiem, nospiežat atjauninājumus, ja kaut kas nobrūk kaut kādu mistisku iemeslu pēc, un neiet lapā, jūs vienkārši aiziet, uzspiežat vienu pogu, restore, un viņš momentāli paceļ lapu atpakaļ. Tā kā tas ir tāda laba feature un premium funkcija, viņam ir tāda, ka jūs varat reāli backupot nevis uz savu serveru vienu, bet arī uz ārēju, uz citiem datu nesējiem, tur Dropbox, Google Drives, kaut kādu FTP savējo vai kaut kādu tādu citu serveru. Tā kā tāds vēl variants. Tā vecais labais cross-sellings. Var
Varbūt nedaudz jaunā un savādākā izpildījumā. Piemēram, jūs visu laiku savos sociālajos tīklos komunicējat tikai par savām precēm, pakalpojumiem un par nozari un tā tālāk, bet kāpēc kādreiz jūs nevarētu ieteikt, pieņemsim, savu partneru kādus interesantus piedāvājumus? Kāpēc jūs savā mājaslapā arī nevarat uzrakstīt par kādiem saviem partneriem? Protams, ir jāatrod ļoti labi partneri, tādi, kuriem var uzticēties un kuri darīs to ilgtermiņā appusēji, bet Rīgas ir tāds Zoho CRMs. Oh my gosh, video mums pazuda. Skaitam 3, 2, 1, 0. Jācer, ka viņš aizies. Aizgāja. Es ceru, ka mēs līdz beigām tas internets izturēs. Ir tāds Rīgas saucās Zoho CRM. Ir bezmaksas līdz kaut kādiem noteiktam lietotāju skaitam. Bet tā praktiskā, bet tā labā feature tāda, ka jūs šo Zoho to CRM varat integrēt savā mājaslapā kā pasūtījumu formas veidā. Un tagad, piemēram, mājaslapā jums ir kāds tur aizpildēt formu, tas jūsu potenciālais klients aizpilda pieteikumu formu uz kaut kādu pakalpojumu. Tas pasūtījumu formu automātiski ieiet tajā CRM sistēmā. Un tad jūs automātiski viņš reiz datubāzē krājās tie klients, un jūs reiz varat tie, kas izmanto CRM sistēmas pārdošanas procesā, jums uzreiz ērti ir, piemēram, uzreiz visi dati cilvēki par to cilvēku, jūs tikai papildiniet. Jūs varat uztaisīt Zoho CRM-ā, varat uztaisīt tā, ka, piemēram, ienāk tas pieprasījums, un viņš automātiski ienāk tajā datubāzē, reģistrējās un automātiski aizsūta, piemēram, tam klientam apsveikumu par, nezinu, vai paldies, mēs saņēmām, mēs tur sazināsimies un tā tālāk. Tā kā tur ļoti labi ar to WordPress, ar to Zoho CRM integrēt, un arī bezmaksas ļoti daudz plašas iespējas. Jā. Tālāk viens padoms Horeka uzņēmumiem. Vecais, labais, visi, respektīvi, travel guide, kas ir Latvijā, kuri atbilst jūsu tā kā, darbības specifikai, pārbaudīt, vai jūs tur visur esat maksimāli iekšā, kā vien var bezmaksas. Paskatīties, varbūt kaut kur ir vērts arī par to visu maksāt, jo tur ir tā jūsu mērķa auditorija. Protams, vajag atcerēties arī par TripAdvisor. Un kāpēc gan neprasīt, pieņemsim, jūsu klientiem, kuri kaut ko ir pie jums izmantojuši, bijuši un tā tālāk, izveidot speciālas, varbūt tādas tā kā vizītkartes, radošas, un palūgt vienkārši jums ir bijusi ļoti laba pieredze un tā tālāk, kur ierakstiet par mums pozitīvu atsauksmi TripAdvisorā. Jā, ok. Nākamais, Discuss komentu sistēma. Discuss komentu sistēma ir tāds labs rīks, kas, piemēram, ja jums ir WordPress mājaslapā uzstādīts, teiksim, blogs, standarta tā komentēšanas sistēma, man liekas, nav tik spēcīga un laba, tāpēc es parasti klientu lapām lieku to Discuss komentu sistēmu, kas ir viņu pieredzē, viņu ērti pieslēgt, komentārus var administrēt, iespēja uztaisīt komentāriem autorizēšanos, var sateikt uz modulis latviski, varat pielāgot krāsas, varat uzstādīt, piemēram, ja kāds ir pievienojis uz blogā komentāru, jūs automātiski saņemiet paziņojumu uz e-pastu, widgetus, tā kā sīkrīkus varat kaut kur mājaslapas sānā nolikt, piemēram, kad viņš automātiski izvelk jaunākos komentārus, parāda novērtētākos komentārus tur un tā tālāk. Tas ir bez maksas, komentāru novērtēšana, notifikācija, tā kā jā, Discuss komentu sistēma. Ļoti labs bezmaksas rīks, kas var veicināt komunikāciju un diskusijas pie jūsu bloga rakstiem mājaslapā. Un pēc tam tālāk jūs varat radīt arī iespēju par sevi, par savu uzņēmumu, kā par nozares līderi. Es zinu ļoti daudzus nelielus uzņēmējus, kuriem īstenībā ir ļoti, ļoti liela pieredzes un zināšanu bagāžu, kuri interesējas par visādiem jaunumiem, un viņi ir īstenībā ļoti, ļoti vērtīgi padomdevēji. Kāpēc gan neizveidot, piemēram, kādu nelielu PDF tādu dokumentu, prezentāciju, failu, kuru var nošērot gan savā mājaslapā, gan tādā pašā slideshare, gan pie kaut kādiem citiem partneriem, izplatīt e-pastos, Facebookā ielikt vai jebkuros citos sociālajos tīklos, respektīvi. Šāds te apkopojums par kaut kādām nozares tendencēm, jaunumiem un interesantām lietām vai svarīgām pat mazam uzņēmējam var likt izskatīties ļoti kompetentam, profesionālam un nozares līderim. Labi, tālāk, cik mums vispār pulkstens ir? Nav. Jā. Bet nekas, mums ir vēl daži punkti, ko izstāstīt interesanti. Nav daudz, bet būs. Table Press. Tas ir tāds labs rīks, ko es vienkārši iesaku izmantot mājaslapās, ja jums ir, piemēram, kaut kādas tabulas, kurās regulāri tiek atjaunoti mainīti dati,
Ir table press, bezmaksas modulis, jā, ko jūs varat tabulas likt, jo forši tas, ka, piemēram, ja jums ir gara tabula mājaslapā, kur ir daudz dažādi dati, ja klientiem, tas labi, ka labums, ka viņi to tabulu var interaktīvi strādāt, ja tie klienti, viņi, piemēram, kaut kādus datus tur var sasortēt pēc vārda, tur nezinu, pēc uzvārda, pēc kaut kādiem parametriem ar tiem datiem, jums jāpārtais uz tabula, un pats foršākais viņam arī ir, piemēram, iespēja eksportēt, piemēram, jums ir tā tabula uztaisīt, kurā jūs visu laiku pievienojat datus, atjauninājiet, un tad klients, piemēram, grib sev to datus dabūt, to Excel tabulu, viņš var eksportēt gan uz Excel, gan uz PDF. Viņam arī tāds kā modulis papildus Table Press Extensions tieši saucās Responsive Tables, un viņš ir priekš mobilām aplikācijām, mobilā telefona, tās tabulas arī ļoti labi strādā, smuki, efektīvi un tā tālāk. Tagad tas tāds. Jā. Tā, preses relīzes, vecās labās preses relīzes, kuras var izsūtīt un veidot atbilst vēlreiz tā. Es nocēmu. Jā, respektīvi preses relīzes, kuras var uztapt pēc pieņemsim tām aptaujām, kuras jūs veicat, pēc jūsu pārdošanas datiem, dinamikas, kas ir noticis pagājušajā gadā, nezinu, ceturksnī, mēnesī vai tam līdzīgi, un pēc arī nozares tendencēm. Tas ir interesants veids vienkārši, tas nav interesants, tas īstenībā ļoti vecs veids, kur izmanto arvien mazāk, jo it kā liekas, ka šie mēdīji nepublicē kaut ko un tur grūti tikt kaut kur, bet, ja dati ir interesanti, fakti ir interesanti, vienmēr ir iespēja, ka mēdīji šo te pasākumu publicēs. Nu jā, jo, zin kā, man liekas tā lielākā kļūda, ko tie preses relīžu sūtītāji, viņi nesaprot, ka mēdījiem interesēs storijas. Jā, nu, kaut kas interesants, kaut kas saistošs vai pareizi pasniegts, jā, jo bieži vien ir tā, ka, piemēram, ieja kaut kādā portālā vai kaut kādā, nezinu, ko te pašā BūtLV vai Notepadā, tu lasi katru dienu rakstu, saproti, ok, tas ir rakstīts raksts, un pēkšņi tu izlasi vienu rakstu, un tu saproti, tas ir preses relīze. Vienkārši viņa ož pēc preses relīzes, tas stils, kā uzrakstīt, tā komunikācija, cieta tāda un tāda pilnīgi tāds baigi netīrais sales pitch, tāds pārdošanas, kas arī atcīt varbūt to vēlmi publicēt. Nu jā, bet galvenā doma, ka vienkārši nerunāt pa visādām muļķībām, man ir bijuši gadījumi, kad uzņēmumi prasa uzrakstīt relīzi par to, ka mums ir jauna mājaslapa, tā nav preses relīze cienīga ziņa, un ar to ir jārēķinās. Ok. Saucās programma Zopim. Zopim.com. Tas ir čats, ko jūs varat pieslēgt savai mājaslapai, un tad, ka, piemēram, tas dod iespēju jums ar jūsu klientiem patiešo komunicēt, piemēram, tie, kas atnāk mājaslapā apmeklētāji, ja viņiem kaut kādi jautājumi, vai viņi kaut ko nevar atrast, tad viņi var tajā maliņā aiziet labajā pusē, piemēram, čatiņš, pēc, ka, ja viņš, piemēram, minūti tur kaut ko staigā pa lapu un nevar kaut ko atrast, tas čats automātiski viņiem uzdod jautājumu, vai jūs varat atrast, vai jums vajag palīdzību, un tas klients, ja viņš ir interesēts, viņš sāk uzdot jautājumus. Un jums ir atkal darbā panelis, kurā jūs administrējat, čatojat ar to cilvēku. Tā kā tas ir arī tāds Zopim.com rīks, ko jūs varat izmantot, tur ir čats, tur var uzstādīt, piemēram, no tikiem un tikiem viņš strādā, no tikiem un tikiem ir paziņojums, ka neviens darbā nav, sūtiet e-pastu, viņš ir iztulkojams latviski, viņam ir vadības panelis, ir arī maksas versija, tajā pusē jūs redzēsiet. Jā, un, jā, un galvenais vēl ir saprast to, ka jums būs cilvēks, kurš uz to čatu reaģēs. Ka uz viņu ir jārēģē uzreiz, ka tur nedara tas, ka tur, nezinu, pēc 2, pēc 5 minūtēm, tas ir virtuālajā vidē pārāk jau ilgs laiks. Nu jā, diezgan tādu vajag tomēr tādam čatam, tā ir laba feature, bet vajag, lai reāli kāds būtu un spētu atbildēt un darbotos. Jā, tālāk par virtuālās pasaules sakritību ar reālo. Tā doma tāda, ka jums ir mājaslapas saturs, kurā viss ir lieliski aprakstīts par jūsu precēm, pakalpojumiem, par to, cik jūsu uzņēmums ir lielisks, cik profesionāli ir speciālisti un tā tālāk, bet es domāju, ka viņš iet. Jā? Jā. Bet vai tas sakrīt ar reālo pasauli, vai nebūs tāda situācija, ka pēc tam cilvēks sazinās ar jums un pretējā pusē ir netik varbūt laipns pārdevējs un komanda. Jā. Respektīvi, pārbaudiet, vai jūsu
darbinieki vai jūs arī īstenībā paši tikpat labi komunicējat ar saviem potenciāliem klientiem e-pastos, pa telefonu un klātienē, kā tas ir aprakstīts jūsu mājaslapā? Jā, īstenībā tas, man liekas, ir izaicinājums visiem. Tas, man liekas, lielākais. Es personīgi teikšu arī, man reāli pieredzi ir grūti, bet tas ir, ja to spēj nodrošināt, ja tā plaisa starp tas, kas aprakstīts lapā, jo mazākas tā plaisa starp realitāti un aprakstīto lapā, jo jums tā vērtība ir lielāka un tas ir tāda sadarbība spēcīgāka. MailJet for WordPress, kā tas sprauns. Tas ir tāds labs rīks, piemēram, MailJet for WordPress ir rīks, ar kurš uzlabo iespēju, piemēram, formu nosūtīšanai uz jūsu, piemēram, no mājaslapas uz jūsu e-pastu. Tas, kas ir ar parasto, reizēm ir tā, ka tās formas uztaisas un viņi izmanto tā servera, tur PHP funkcijas, viņš reizēm neaiziet, reizēm viņš iekrīt spama kastē, reizēm viņš tur vēl kaut kādas tur kavējās, reizēm viņš nesaņem. Un tas ir to MailJet izmanto SMTP protokolu, un tad ir, teiksim, tas e-pasts mazāk iespēja, ka viņš iekritīs spamā, visdrīzāk viņš iekritīs inboxā, kur vajag, viņš aizies un viņš ir stabilāks, uzticamāks. Tā kā tas MailJet for WordPress modulis, kuru ir vērts uzstādīt. Jā. Tā, un tad ātram rezultātam tas visiem zināmās senās patiesības, Facebook reklāmas, Google AdWords un tā tālāk. Un Instagram, piemēram, reklāmas. Vienkārši lieta tāda, ka bieži vien aģentūras, kuras nodarbojas ar Google reklāmām, viņām ir intereses strādāt sākot no X kaut kādiem tur eiro mēnesī. Bet pieņemsim, ka jums nav tāda budžeta. Jūs mierīgi varat notestēt, pamēģināt izdarīt šo paši. Tas nav sarežģīti. Protams, profesionāla līmenī tas ir nenormāli advancēts pasākums. Par stāstu par kuru? Par šo te. Jā, jo, kā es runāju ar daudziem Google AdWords plānotājiem tagad, īstenībā ir tā, ka katram svarīgiem keywordam ir nepieciešama savas reklāmas saturs. Protams, visiem tiem katrai reklāmai ir jāved uz attiecīgo landing lapu, kas nozīmē, ka jums ir jābūt labai landing lapai, lai tas viss neaiziet arī kaut kādā nebūtībā, jo bieži vien es esmu redzējis arī tādas reklāmas, kuras aiziet vienkārši uz sākuma lapu un tam nesako pilnīgi nekādas rīcības. Un, ja jums ir jau tāds nedaudz iespaidīgāks budžets un jūs gribat jau nopietnāk pareklamēties vai ir jāiet uz visu banku, lai sasniegtu kaut kādu mērķi, tad gan es iesaku noteikti sadarboties ar profesionālu Google AdWords kampaņu plānotāju uzņēmumu, jo viņi ne tikai izdarīs šo darbu profesionāli, bet arī jums būs daudz lielāka iespēja, ka pēc tā, kā viņi izanalizēs visus jūsu atslēgas vārdus un sastādīs mērķus un pēc tam vērtēs un darīs visu to procesā, jūs ietaupīsiet daudz vairāk naudas, jeb respektīvi iztērēsiet savu X budžetu, lai sasniegtu daudz lielāku mērķu auditoriju. Nē, tas kā lai saka, bottom line tajā visā, jūs to varat darīt paši, varat mācīties eksperimentēt, bet par visu mums šeit dzīvē jāmaksā, un vienkārši jums būs tas mācīšanās process jums maksās. Ja tas speciālists, viņš jau reāli izgājis cauri neskaitāmām kampaņām, pieļāvis neskaitām daudz kļūdas, daudz ko iemācījies, un viņš zina, kā reāli tur notēmēt, kā rakstīt, kā komunicēt tajās reklāmās, uz kurām lapām est, un tā atdeva būs efektīvāk. Jūs varat paši darīt. Raivis kārtēju reizi piemērs, Raivis no grīdas stils.lr. Tas Džeks pats ņem un cīnās, un viņam nāk, un viņam ir rezultāts. Tā kā pats var izdarīt. Un tikai nevajag arī apvainoties par to, ja jūs pasakat, jums ir, tur nezinu, 80 eiro budžets, ja, un jūs gribat kampaņu, un jums tas uzņēmums tā kā atsaka, ir tikai loģiski, ka viņš atsaka, tāpēc, ka tas viss ir ļoti ilgs, bet tas ir process saplānot, izdarīt un visu nomenedžēt, un plus viņi jau visu to naudu nepatur, viņi maksā viņu Google, un respektīvi sanāk tā, ka viņi to dara pa velti, un kurš to dara pa velti, neviens. Jā, tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mums varētu būt kaut kādi 10, 11 punkti vēl, plus mīnus apmēram. Es vienkārši informēju, ka mēs dojamies noslēgumam šai sarunai. Es par hostingu izstāstīju tikai dažas lietas. Par hostings ir, varbūt kāds, kas ir serveru speciālists, man oponēs, jo es esmu runājis ar džekiem no hosting firmām, un viņi man teikuši, tā varbūt gluži nav, bet
Tas stāsts ir tāds, ir hosting kompānijas, kuras uztur uz SSD diskiem hostingu, ja? Garantech LV ir variants. Un viņi ir, tie SSD diski daudz ātrāki, tāpēc skatieties hostingus, kur ir SSD diski. Ir tieši priekš WordPressa un būs stabilāki. Varbūt pat ātra darbība būs uzlabota, tāpēc, ka viņš būs tieši priekš tā te. Viena lieta, ko es kā vienreiz jau skatījos, un es šodien pārbaudīju, vai tas atbilst, varbūt es kļūdos, bet tā ideja tāda, ka ir nozīme, kurā vietā jums stāv serveris. Ja, piemēram, jums mēķa auditorija ir Latvija, tad serveri turēt labāk Latvijā, nevis Amerikā. Nevien tāpēc, ka, ja jūs potenciālais klients raksta Latvijā www tur forša mājaslapa.lv un tas serveris ārzemēs, tas nozīmē, ka pieprasījumam jāskrien uz Ameriku, jāatnāk atpakaļ datiem un tā tālāk, tad tas laiks jau būs daudz ilgāks no lapas ielādi un vienkārši jums būs Latvijā, tad lapa ierādēsies ātrāk, ja, protams, serveris labs un tā tālāk, visi tie pieprasījumi apstrādāsies ātrāk, un es arī skatījos YouTube video, kur Google speciālisti paši teica, ka viņi skatās uz IP adresi, kurā vietā ir novietots serveris. Tā kā tas ir tāds būtiska nianse. Varbūt kaut kas ir mainījies, bet tas pēdējais, ko es atradu, ja ir mainījies, tad varbūt kāds var komentāros pierakstīt, bet tā ir doma par hostingu. Skatieties SSD hostingu, skatieties, lai serveris ir Latvijā un PHP 7 atcerieties. Jā, tā ātrais SEO atkal triks. Ne triks varbūt, bet visiem zinām labā lieta ir optimizēt savu mājaslapu uz lokālu biznesu. Ja jums lokālu kaut kādu vietu, ja? Jums ir lokāls biznes, pieņemsim, interneta kafejnīca Jelgavā, tad noteikti pārbaudiet, ka jums mājaslapas sadaļās ir šie te atslēgas vārdi, jo cilvēki tieši tā arī viņu meklēs. Gadījums, kāpēc es to stāstu, ir pavisam nesens vaigs vakarā aizvakar, kad es gribēju pastrādāt nedaudz Jelgavā, atrast interneta kafejnīcu, un es neatradu. Nav. Man izmet kaut kādas tur dažas interneta kafejnīcas, kuras ir atkal Rīgā. Ļoti, ļoti slikti. Jā, tas ir, un piemēram, kaut vai, ja jums ir, es zinu, piemēram, ir tāda frizēta, bet zobārstniecība, bet dentum, kur atrodas Ķengragā, un, ja, piemēram, viņam mēķa auditorija tieši ir cilvēki, kas meklē, piemēram, zobārstu Ķengragā, un viņam mājaslapā optimizēt uz šo atslēgvārdu, viņam ir tās frāzes, ja. Tas, kā var, piemēram, šmalties vai triks būt, kā jūs varat apiet šo jautājumu, ir, piemēram, ja, atceries, mēs tā arī taisījām mājaslapai priekš dramenes tekstus rakstījām, vai nerakstītu, ne priekš kebabiem, rakstītu. Mēs rakstījām tekstus priekš kebabiem, un tad bija tā situācija tāda, kad ir tāda pilsēta Norvēģijā Dramene, kurā ir viena kebabnīca, viņa neatrodas pilsētas centrā, bet atslēgas vārds tiek meklēts kebabu pārdošana vai kaut kur centrā. Tas, ko mēs darījām, mēs vienkārši rakstījām, ka kebabus var atrast tur nopirkt 5 minūšu gājienā no centra. Jūs vienkārši it kā apspēlējat, lai cilvēkiem liekas loģisks tas teksts, jums ir vārds centrs, un tā kā meklēsies, viņš vienkārši spēlēsies kopā. Jūs vienkārši apspēlējat, ja? Jūs, protams, nerakstīsiet, mans veikals atrodas 120 km no Daugavpils, lai Daugavpilu targetētu, bet tādā loģiskā, saprotamā līmenī jūs varat tad cilvēciskā rakstīt tos atslēgsvārdus kopēt iekšā. Jā, jo vienkārši internetu lietotāji ir vien vairāk, tās prasības ir arvien specifiskākas, un cilvēkiem, tā kā viņi izmanto šo te smartphones un tā tālāk, viņiem bieži vien vajag kaut ko tūlīt uz sitiena. Un, ja jums tas ir labi viss izdarīts, optimizēts un tā tālāk, un vēl plus jums ir, tu laikam stāstīsi, ja, par to... Šito te? Jā, tas būs laikam nākamais punkts. Tas Google My Business, jā. Jā, respektīvi, ka cilvēks uzreiz var piespiest uzvanīt, uzreiz aiziet kartē un tā tālāk. Jā, jo, piemēram, šodien arī bija tāda situācija, es, piemēram, gāju uz birojnīcu, un viņiem ir ciet, un, es šodien zināju, kur man aiziet, bet, piemēram, es nezinātu plānu B, kur man iet un internetam nokļūt. Es varbūt meklētu, rakstītu Googlē, piemēram, es esmu centrā, piemēram, interneta punkts pieejams centrā un tā tālāk. Es meklēju konkrēto reģionu. Es gribu pēc iespējas ātrāk specifisku vietu dabūt, specifisku rajonu. Tā kā tos lokālo optimizāciju. Tur vēl visās lietas to lokālo optimizāciju, bet tā ir tāda nianse. Tas, ko jūs varat izdarīt, es šitā te izdarām, es izstāstīšu, 22. šito te izstāstīšu. Es izdarīšu vienkārši kontekstā, pieņemšu 23. punktu. Jā, lūdzu tādā. Vienkārši turpināt. 23. punkts saucās Google My Business. Tas ir tāds Google rīks, ar kuru jūs varat iet bezmaksas reģistrēt savu uzņēmumu Google sistēmā.
Tas bonus, kas jums nāk ar to visu, piemēram, ja jūs, kaut vai piemērs izstāstīšu, ir tāds uzņēmums MMK Services, viņi tirgo riepas. Daudz būsim šodien nopromotējuši uzņēmumus, bet ir tāds uzņēmums MMK Services, viņi tirgo riepas. Tad, kad man vajadzēja pie viņiem vienreiz aizbraukt, satikt viņus, es nezināju to adresi, es vienkārši sēdēju mašīnā, un es ierakstu Google MMK Services, un viņi nav My Business tajā labā pierģistrējuši. Es pēc tam viņiem to pierģistrēju, uztaisīju to lapu, un tas uzreiz, kas notiek, tad, kad jūs meklējat, jūsu uzņēmumu meklē, uzreiz parādās pirmkārt labajā pusē Google meklētājā liels loks ar jūsu logo, ar bildēm, ar klientu atsauksmēm, ar kontaktu informāciju, e-pastiem, adresi, darba laikiem, visu ko tādu. Un arī, piemēram, ja jūs no mobilā telefona skatieties to pašu uzņēmumu, jums uzreiz piedāvā, Google, uz Androidā vismaz piedāvā nospiest pogu zvanīt, un jūs uzreiz varat zvanīt, jums nospiež pogu GPS, un viņš uzreiz adresi ielādē telefonā, un jūs sāk vest uz turieni. Un tas dod tādu klientiem iespēju, teiksim, jūs ātrāk ar jums komunicēt, apstīties un tā tālāk. Meklēšanas rezultātos parādīsies ātri uzspiest zvanīt, GPS mobīlajā, iespēja pievienot atsauksmes, piemēram, klients var ierakstīt atsauksmes vai jūsu uzņēmumu attēlus, jūs varat pievienot gan no biroja iekšpuses, ārpuses un tā tālāk. Aprakstus par savu uzņēmumu, veicina pamanīšanu, jā, jūs varat vairāk pamanīt. Tā jums ir iespēja ietekmēt savu uzņēmumu ārējo tēlu. Ja jūs, piemēram, jums arī kartēs atradīs labāk un tā tālāk, tā kā ar šo Google My Business, tas bezmaksarīgs, jūs principā aiziet tur pierģistrējieties, ievadiet informāciju visu, tad jums atsūtīs 2 nedēļu laikā aploksni ar autorizācijas kodu uz jūsu adresi, vienkārši, lai viņš pārliecinātos, ka tas jūs tieši, tas esat jūs, tas jūsu bizness, jūs ievadiet, autorizējiet, un tas ir jūsu tāda kā Google Plus lapa, kas veicina. Te vēl bija, es tur skatījos vienu informāciju, un tur bija tāds punkts par indeksāciju. Tas veicina jūsu jaunās mājaslapas, piemēram, sūtiesiet mājaslapu, pierģistrējiet Google tajā plus, tajā My Business page'ā pierģistrējiet savu uzņēmumu, tas veicina jaunās mājaslapas indeksāciju. Tas noslēgums bija tāds, ka vēl nav skaidrs, vai tā lapa ietekmē kaut kā rankingu, jūs pozīcijas Googlē, bet par to es tur nevaru pateikt. Tur arī viņi teica, tie džeki, kas bija pētījuši, par to nav skaidrs, bet tā rīka, tā maģijas. Jā. Tālāk par pasākumiem, jā. Es uzskatu, ka ir svarīgi piedalīties arī dažādos pasākumos, semināros un visādās citādās lietās, lai arī savu virtuālo vidi saslēgtu kopā ar reālo. Viena no tām lietām ir tā, ka jūs pirmkārt redzēsiet arī, kāda temperatūra ir jūsu konkurentu vidū, citu varbūt nozares līderu un tā tālāk. Jūs iepazīsties ar cilvēkiem, iespējams. Es zinu, viena kļūda ir tāda, ka daudzi iet uz šādiem mītingu pasākumiem vai semināriem ar mērķi pārdot savus pakalpojumus pretīklu, un tā sadarbība pati atnāks vienā brīdī, kad tā būs tāda tā kā win-win situācija, kad abām pusēm viņa būs izdevīga un nepieciešama. Tāpēc ir svarīgi katru mēnesi piedalīties kaut kādā pasākumā, lai audzētu šo tīklu, lai potenciāli jūs varētu savu virtuālo un reālo pasauli saslēgt, paplašināt un veidot jaunas biznesa iespējas. Nākamais visā šajā piedzīvojumā, tā, kur mums lapa numur 3, saucās tāds, es vienkārši izstāstīšu to gadījumu, kā es varu to savu saturu aizsargāt. Ja ir tāds copyright, footer, RSS, tāds modulis, kur, teiksim, tā problēma tāda, mēs vienkārši tā, ka mēs taisījām tādu portālu latviešiem, Norvēģijā latviešu.no, mēs tur taisījām saturu, mēs viņu publicējām, un tad es pēkšņi pamanīju, ka ir kaut kāda cita mājaslapa, kurā reāli parādās mūsu saturs. Un tas, ko viņi darīja, viņi vienkārši skrāpēja automātiski mūsu sataisīto saturu, vilka savā mājaslapā. Viņiem reāli nebija jāuztur tā lapa, un vienkārši mēs ieguldam darbu, viņi reāli zog to saturu, un mums tas darbs tāds kā nekavējām, bet man likās negaudīga situācija. Un tas, ko mēs ar to moduli izdarījām, tas modulis vienkārši to iedod kaut kādu mazu daļu no tā satura uz ārpusi, un viņš apakšā pieliek pārakstu, kad oriģināls avots ir šis. Viņš iedod linku, un, ja, piemēram, tas robots, sauksim tā, viņu skrāpē saturu tajā svešajā blogā vai svešajā portālā, jums vienkārši automātiski ir links uz jūsu lapu, un tie cilvēki, kas iet uz turieni, viņi ierauga jūsu to linku, uzklikšķina, un tā jūs dabujat atpakaļ to savu auditoriju, kur jūs varbūt esat pazaudējuši. Jā, bet tas ir tikai situācijas, ja tas notiek automātiski.
Manuālās situācijās tas nepalīdz. Nē, tas nepalīdzēs, jā, bet reāli vienkārši tur bija tā situācija, ka viņi bija uztaisījuši ļoti lielu tādu portālu, kurā vāca informāciju par visu ko, jā, un viņi veido sev saturu, un mēs tad, tie cilvēki, kas reāli to saturu taisa, viņiem paliek tā kā apdalīti. Jā. Nabadzīgi, jā. Tātad, lieta, pārsteidziet savus klientus. Tā ir tāda maza, bet patīkama lieta, ko var realizēt gan pirkuma procesā, gan arī pēc pirkuma. Bieži vien notiek tā, ka ir potenciālais klients, ir kaut kāds pieprasījums, ir atbilde, bet nav nekāda tā kā patīkamā pārsteiguma momenta, kas iespējams var likt pircējiem pirkt vēl kaut ko vairāk vai ieteikt saviem citiem draugiem, paziņām, un tā tālāk. Rekur, te bija tikko šodien viena situācija, tu dzirdēji, ja? Par dīvāniem, kad rekur bija klienti, kuri bija atnākuši pēc savu kaimiņu ieteikumu. Jā, tāpēc, ka tur bija kaut kāda pārsteiguma atlaide, kura tika iedota pirkuma procesā, nedaudz tur kaut kāda lielāka, un kaimiņi par to bija nenormāli priecīgi, atsūtīja savus kaimiņus, un mūsu priekšā tika nopārdots viens divāns. Jā, tieši tā. Tā jā, tas tāds. Tā, es vienkārši ātri par tiem punktu skaitu. Mums ir 1, 2, 6 vēl. Man ir 1. Tev ir 1, jā? Ok, tad es stāstīju par to Facebook saucās tas plugins Facebook Page Promoter Lightbox. Jūs tādu bezmaksas modulu uzinstalējat savā WordPress mājaslapā, un tad, kad cilvēki nāk, to es vienkārši stāstīju ātri pār, cilvēki ienāk iekšā, viņiem izlec ārā tāds maziņš lodziņš ar jūsu Facebook lapu, un viņi var uzreiz laiku un sākt sekot jūsu mājaslapā, neejot uz jūsu Facebook lapu. Tev viens paliek, ja? Jā. Tu esi vēl vien paķeršu ātri, un tad tu, un tad es pēdējo. Labi. Tad vēl tāds labs modulis ir, kā viņu varētu, BWL, Knowledge Base Manager. Bloga rakstā nākamajā, kas sekos, būs links. Tā ideja tāda, jūs varat būvēt savu zināšanu datubāzi. Piemēram, tad, kad jūs varat aiziet uz kbt.lv, apstīties sadaļu akadēmijā, un tur ir WordPress rokas grāmata, jūs varat, piemēram, ja jums ir kaut kāds produkts vai kaut kādas, nezinu, mūsu gadījumā kā WordPress, un mēs instalējam un taisam mājaslaps, tad mums ir, piemēram, aprakstīts viss, kā to WordPressu lietot. Visas instrukcijas, kā autorizēties, kā pat izstrādāt to mājaslapu, kā uzinstalēt, kā konfigurēt, kā publicēt saturu, kā menedžēt lietotājus un tā tālāk. Uztaisīt tā zināšana datubāzi. Jūs varat to pēc tam datubāzi gan klientiem dot, lai viņi atskatās. Tā ir viena lieta. Otra lieta, jūs varat dabūt komentārus atpakaļ no klientiem, atpakaļ saiti vai no apmeklētājiem. Trešā lieta, viņš palīdz tieši uz SEO. Jo cilvēki, kas meklē kaut kādas tādas instrukcijas, viņi pēc tam atrod, viņi atnāk uz jūsu mājaslapu, viņi lieto, pēc tam no turienes viņi atnāk uz, sāk skatīties pie jūsu pakalpojumiem, uzzina par jums. Un tā kā tāds zināšana datubāze veidošana ir laba lieta. Jā. Un tad vēl par man mīļāko tēmu par satura veidošanu. Tas mans ieteikums tāds satura veidot, protams, būtu uztaisīt kvalitatīvu saturu savai mājaslapai, kas noteikti būs tā kā neliela ilgtermiņa, iespējams investīcija, kuru noteikti visu laiku ir jāapdeito, piemēram, jums mainās darba laiki, nevajag aizmirst viņu apdeitot visos jūsu Facebook, Google, biznes un visos profilos, jā. Jā, jo man bija tāda situācija, kad aizbrauc uz vienu tā kā restorānu, kuram tieši paskatījos darba laiks tāds, aizbrauc izrādās pilnīgi cits, vienkārši cilvēki aizmirsuši apdeitot informāciju. Jā, un tad par to satura veidošanu. Tas vēlamais, protams, ir veidot arī kaut kādus bloga rakstus, jaunumus, ideāli vienu reizi nedēļā, ja nevar vienu reizi 2 nedēļās, ja nevar tā, vismaz reizi mēnesī. Man liekas, labāk ir reizi 2 nedēļas. No tāds. Ja galīgi nevar, tad var arī vienu reizi mēnesī, bet obligāti vajag kaut ko darīt ik pa laikam, lai vienkārši parādītu, ka jūs vēl esat dzīvi, ka kaut kas notiek, kad ir kaut kādi jaunumi vai ir kaut kādas jaunas ziņas, tendences un tā tālāk. Ko svarīgi ir darīt, ja jūs gribat, lai šis te saturs vai raksts, piemēram, ko jūs veidot, ir maksimāli efektīvs, tad ir jādomā par ļoti daudzām lietām. Par to, kam jūs rakstat to rakstu, kurai no šīm te buyer personām, jeb pircēju personām, viņš būs tā kā mērķēts, ja, kurā viņa pirkuma posmā
šis te cilvēks ir, vai viņš ir tajā posmā, ka viņam vienkārši ir kaut kāda problēma, viņš meklē risinājumus, vai viņš ir posmā, ka viņš jau zina, kādi varētu būt risinājumi un viņš meklē iespējas, vai viņš ir jau lēmumu posmā, ka viņam ir jāpieņem tagad par šo te lēmumu. Nē, viņš varētu cenu skatīties jau tā. Nu jā, tad pēc tam noteikti jūsu šim te rakstam ir jābūt optimizētam uz kaut kādiem konkrētiem atslēgas vārdiem, ja jūs gribat SEO. Viņš nevar būt optimizēts uz visiem iespējamiem jūsu nozars atslēgas vārdiem, tad tur sanāks nekas. Nevajag šo te rakstu pārbāzt ar šiem te atslēgas vārdiem, jo tad būs rezultāts pilnīgi pretējs. Protams, liekiet iekšā tur arī attēlus, ja jūs varat attēlus un jūsu uzņēmumu attēlus, jā, kuriem iedodat nosaukumus. Noteikti. Jā, ieliekiet video, kurš, pieņems, ir publicēts YouTube'ā vai vēl kaut kā, nezinu, vai arī patiešo jūs mājaslapā, kā jums labāk patīk. Un tad, protams, neaizmirstiet izplatīt šo te rakstu, lai viņš vienkārši nav tā, ka viņš ir publicēts un viss ir lieliski, un sūtiet jaunumu vēstulēs. Tā, es ceru, ka viņš mums vēl izturās, tas internets, bet es vienkārši vēl piebilstu apmēram izstāstīt pāris vārdos par to lietotāju. Tas kā bonus mums te nebija uz lapas, bet vienkārši izstāstīt par to lietotāju ciklu, to dzīves, to ceļu. Ja? Piemēram, tad, kad cilvēks, es nezinu, grib nopirkt, nezinu, sporta riteni, šosejas velospēdi. Ja? Ja es sāku pirkt, man nav nejausmas par to, man pat nav nejausmas, kādiem tur jābūt stangām vai kādiem rāmim no kāda materiāla, kādam dakšai, kāda tur alumīnijas, kāda tur moduļi un tā tālāk. Es no sākuma sāku ieskatīties tur šosejas velospēds, ja? Eju, ka lasos fórumā, palus iemācos. Pēc tam jau es saprotu, ka vajag man, nezinu, karbona rāmi, sāku rakstīt specifiskākus atslēgas vārdus kopā. Sāku izrādās, es papētu jau dažādus modeļus, ja? Jau zinu, pat kuram modelim es izvēlēs modeli, kuru es gribu tieši modeli pirkt, un tad es jau sāku rakstīt velosipēds, tur tāds un tāds modelis, cena. Un tad, ja es sāku skatīties, tu šo modeli salīdzināt dažādos veikalos. Tā kā te ir tas par to lietotāja ceļu, ja, ka viņš nav tā, ka viņš uzreiz advancēts runās par visādām lietām. Jūs jāsaprot, kurā ciklā tas ir, jo kurā vai posmā. Viņš ir velosipēda ciklā, vai jau karbona rāmja ciklā, vai jau konkrēti modeļa ciklā. Jā, tā kā, piemēram, uzrakstīt, ja jūs rakstīsiet, piemēram, rakstu vispārināti par sporta, nezinu, šosejas velospēdiem, būs daudz grūtāk arī dabūt to pozīciju, nekā jūs rakstīsiet par konkrētu modeli, kas ir, piemēram, garās astes atslēgas vārds. Ir, piemēram, īsā aste, piemēram, velosipēds vai šosejas velospēds, vai, piemēram, šosejas velospēds karbona tur rāmis un vēl kaut kas specifisks vai kaut kāds modelis klāt. Tas ir garš atslēgas vārds, daudz cilvēki nemeklē viņu, bet tie, kas meklē, tie jau specifiski zina, ko viņi grib, un viņi ir lielāka iespēja, ka viņi nokonvertēsies par jūsu klientiem. Un šitais būs pēdējais, ja? Tas būs pēdējais. Jā. Pēdējais punkts, un tiem 17, kas ir vispacietīgākie bijuši, ir aplausi jums. Pēdējais punkts. Kāpēc mēs pēdējo vēl stāstīsim? Es izstāstīsim māti, jūs jau varat sākt jau domāt. Paņem savu grāmatu arī parādu, mums 2 grāmatas balvā. Jūs jau sākat domāt jautājumus. Man viens jautājums jau ir, kurš tika iesūtīts pirmīt. Būs 2 grāmatas, kurš patiks Lindai, viņi dos tam jautājumam, kurš patiks man, es došu tam jautājumam grāmatu un vēl. Viens pat pieslēdzās, viņš zina, ka grāmatu varēs vinēt. Tā, tas ir Rīgas Crazy Egg. Nenormāli patīk man tas. Jā, Rīgas labs. Patiesībā tā, ka viņš maksā, nezinu, cik viņš maksā kaut mēnesī, tur 20, 30 vai 40 eiro, precīzi nepateikšu. Jā, tas ir tāds, bet jūs varat kaut kas 14 vai nezinu, vai 15 vai 20 dienas tā kā izmēģinājuma versiju uzstādīt. Rīka maģija ir tāda, jūs pieredzēties šajā Rīkā, pieslēdzat savai mājaslapai, ko jūs varat darīt. Jūs varat reāli apskatīties, kur mājaslapā cilvēki ir klikšķinājuši, kuros laukos, kuri vairāk. Viņš, piemēram, savāca tos klikšķus un iekrāso izceļ, ja, kurā vietā klikšķinājuši. Cik daudzi klikšķinājuši, kur lasa vairāk, var mazāk. Piemēram, jūs varat redzēt, kā cilvēki skrūlējuši pāri mājaslapai. Jūs varat redzēt, kur viņi apstājušies lasījuši, kur viņi ātri pārgājuši pāri, visas tās lietas. Pagaid, es vēl gribu pastāstīt, man nenormāli patīk šim te Rīkam, ir tāda vēl opcija, ka, pieņemsim, ir tāda karstuma, it kā karte, ja? Un jūs varat redzēt, pieņemsim, kā cilvēki, kuri ir atnākuši no Google, ja? Ir skatījušies, piemēram, tādas un tādas sadaļas, ka cilvēki, kuri ir atnākuši no Facebook, ir skatījušies kaut ko citu, un tur var redzēt, ka tur pilnīgi veidojās tendences, jā, ka, piemēram, tie, kas ir nākuši no Facebook,
viņus interesē tā lieta, tie, kas nākuši no Google, viņus interesē kaut kas cits. Līdz ar to jūs varat jau arī pēc tā sākt veidot savas kampaņas pilnīgi savādāk. Nā, tagad tas tāds ir. Jā. Cik tālu skrūlēs tad apstīties? Piemēram, jūs uztaisīt lapu pa garu, jūs varat redzēt, cik tālu cilvēki reāli noiet, viņā tur apakšā aiziet un noskrūlē. Tas no kādiem avotiem nāk, ko dara. Jūs, visa tā vērtība tam rīkam ir tāda, ka tur ļoti daudz plašās iespējas. Jūs gan varat uz planšetēm skatīties, gan kā planšetē, gan kā mobilajā telefonā, gan kā parastā datorā lietotājs skatās. Tur iespējas ļoti daudz un dažādas, plašas. Bet tā ideja tāda, ka viena lieta ir pat vislabākie eksperti ar savām zināšanām, tiksim, izplāno mājaslapu un viņu uzbūvē, bet jebkurā gadījumā tie rezultāti ir jāmēra. Un tad, kad jūs pieslēdzat šādu rīku, jūs apstīties, ka viņi palaižiet 14 dienas vai 20 vai 30 dienas vai mēnesi, jūs iet? Jā. Tad viņš nyt atjaunosies. Jūs vienkārši pārdizainējiet to lapu un uztaisiet labojumus un atkal izmērat to rezultātu. Nu, tā kā kaut kāds apmēram tā ideja. Beidzamā? Beidzamais? Jā, nu tāpēc, Okay. Viss jau, tāpēc, ka man liekas jau viss Labi. jau. Nu, tie es izturēju apsveicu, cik mums beigās bija pusotru stundu, bet nu nekas ir ļoti daudz, man liekas, noderīga informācijas ceru. Tas, ko mēs varam izdarīt, ir šobrīd varbūt kaut kāds 5 minūtes iedot tiem, kas jautājumus uzrakstā. Es nezinu, mēs jau varam skatīties, vai tur nav tādi jautājumi. Jūs varat rakstīt jau jautājumus, un mēs paralēli skatīsimies, lai vajag ilgi nekavētos pie šitā pasākuma. Šobrīd laikam ir tikai, cik tur ir jautājumi. Nu. Tā, viens, es varētu jūs sākuma tajā postā apakšā. Jā. Tā, cik viņš tālu ir, tas būs. Nē, šitas nav, tas ir tā timeline. Rekur vienkārši zem šitā apakšā pabrauc. Rekuri. Te ir cik tur jautājumi, tur patiesībā neviens nav pabrauc. Nu, vienkārši iedosim laiku. Padomājiet, jums kādi jautājumi vēl ir standarts, kurš nosaka, cik maksimālais zīmju burtu skaits ir sākuma lapā, proti, lai saturs uzreiz neaizbaida lapas apmeklētāju. Tā īsa atbilde tāda ir, kad nav tāds, nu, es pateikšu tāds, kad saka, ir, piemēram, kaut kādi, nezinu, 250 vārdi, ja nemaldos, varbūt kļūdīties, kas ir tādai sakarīgai mājaslapai. Varbūt tev jautājumu uzdot? Nē. Tas varbūt tādam sakarīgam optimizētai lapai, tur jābūt 250, 300 vai kādiem 500 vārdiem, apmēram plus mīnus. Bet tā ideja tāda, ka vairāk vajag skatīties, ko jūs, pirmkārt, cilvēkiem nepatīk lasīt daudz tekstu, ja? Netaisiet kaut kāda palagā, labāk kaut kādas frāzes, ja? Sadaliet to lapu kaut kādos blokos, sakarīgos, pievienojiet kaut kādus, teiksim, reāli tos blokus un bloka esenci pirmajā lapā. Jo cilvēki ienāk pirmajā lapā, viņiem interesē, kas jauns, viņiem interesē, kas jūs tādi esiet, ko jūs dariet, viņiem interesē kādi jūsu pakalpojumi, kādi produkti, bet viņi ies to dziļāk pētīt dziļākajās lapās. Galvenais ir vienkārši uzrakstīt, izcelt galvenās frāzes, sastrukturizēt atbilstoši lietotāju uzvedības paradumiem, kā viņam meklēt informāciju un viss, un nav tā, ka ir jābūt minimums tik frāzēm vai tik. Galvenais ir tāda brīva, saprotama, īsa, kodolīga komunikācija. Tagad tas ir tas atbilde, kas man bija uzdot vienam jautājumam tur pie tā pasākuma. Pasties, tur varbūt no tās puses ir jāskatās. Varbūt tur kaut kādi. Es nezinu. Es vienkārši negribu tādu situāciju, ka, lai sanāk, kā mums bija pagājušajā reizē, kad mēs kaut kāds jautājums palaidām garām, tāpēc mēs neredzējām. Nu, atnāc. Tā. Vai tu būs kaut kāds? Nu, atnāc, paskaties. Tā, stūlīt. Tā. Ir 5 komentāri, kaut kas ir pienācis klāt. Stūlīt apstīsimies. Dual branding ir laba lieta. Tas ir tas, joined, nevar atrast. Bet, nu, zin kā, mēs jau varam darīt tā, ka vienkārši cilvēki var rakstīt savus jautājumus, Nu, un mēs uz viņiem atbildēsim. Ļoti labs live video. Paldies, Raivi! Ok. Dīdzi, tev varbūt kādi jautājumi no šī visa?
Okay. Izdarām tā, kad šobrīd es skatos, kad nav... Man ir viens jautājums, ko... Vai tevi var nolīgt? Mani var nolīgt. Tas ir pats labākais jautājums. Jā, respektīvi, mēs darām tā ar tiem jautājumiem. Mēs iedosim jums... Vienojamies tā, ka mēs iedosim laiku līdz, pieņemsim, šodienai. Mēs rītdien apstīsimies, jo varbūt kāds noskatīsies to Facebook laivu vēlāk. Bet varbūt tad iedodam laiku līdz rītdienai. Nu, līdz rītdienas cikiem? Pusdienlaikam? Jā. Rītdien 12. Tie, kas noskatīsies rītdien, tie, kas noskatīsies šodien līdz galam vēlāk, uzzināt, kad ir iespēja vēl vinēt. Respektīvi, uzdodiet jautājumus tad līdz rītdienas pusdienlaikam, un tad mēs rītdien pa dienu apskatīsimies, un viens mums jautājums jau ir. Rītdien pārējos visus apskatīsimies, un tad mēs izvēlēsimies. Mēs vienkārši uzrakstīsim atbildes, ja kādi jautājumi būs vēl, un tagad tā. Jā. Klausies, Dīdzi, mēs izstāsti pāris vārdos par šito. Vienkārši mēs esam te ciemos Innovation mēbelēs, un mēs dosim viņiem iespēju pastāstīt. Zini, kā izdarām? Mēs apiesim apkārt ar šito statīvu, un tu pastāsti. Izņemšu ārā. Pagariet. Čau! Dīdzes Innovation īstenībā divos vārdos jāpasaka, tas arī redzams ir, ka tas ir labākie divāni, kādi ir pieejami ne tikai Rīgā un Latvijā, bet vispār iespējams tuvākajā, teiksim, tā apkaimē. Bet, ja nopietni, ļoti labi, forši funkcionāli dīvāni, mēs strādājam, es personīgi jau 20 gadus ar šo ražotāju, tas ir dāņu ražotājs, ražo ļoti foršas funkcionāls dīvāns. Es ļoti atvainojos, mums tāds bardeks šobrīd salonā, ja mums ir izpārdošanas pēdējās 2 dienas, nevis izpārdošanas, bet tāds Innovation atlaižu mēnesis, ja, neko mēs tur baigi neizpārdodam, bet visiem pasūtījumiem ir Kurien jānāk ir pēc tam atlaidēm? Uz Cēsu ielu 31 Barons kvartālā, vai ienākt var mūsu mājaslapā un visu informāciju, tā teikt, inno.lv arī pa lielam sadabūt. Rekur, bagats parādīšu. Jā, jā. Rekur, te var arī piesakot, kā es saprotu. Jā, tur viss kaut ko. Rekur, es rekur Jā, tur dīdži aiziet parādīt. Šitais te dīvāns šodien tika notirgots mūsu klātbūt, ne? Jā, viss, kas mums ir forši ir dīvāni, mums viss transformējās. Visi ir guļami dīvāni vajadzības gadījumā. Teiksim, kā šeit. Jums ir dīvāns ar pufu, ja? Dīvāns ar krēslu, ja? Gribās izguldīt kādu viesi, jums ir viesi. Īstenībā divus, varbūt divus ar pusi vēl maziņu viesiņu. Un vēl maziņu viesi vēl lielu sunu, ja? Un viss tas, nevis viss tas, bet šie te dīvāni lieliski arī izskatās. Viņiem ir burvīgs dizains un kvalitāte. Jūs man, protams, esat noģēruši tādu nesagatavotu prezentāciju, ja? Bet izejot cauri, ja, teiksim, te var tā redzēt, tu mums dīvāni arī pie griestiem var karāties. Jā. Gadījumā. Sākumā mēs gribējām šeit organizēt mūsu to laivu, bet... Jā, pamēdzu kājas. Tā kā, jā, ja kādam tiešām interesē savā īpašumā iegūt jaunu, sēžam, guļam lietu, tad droši ienāciet mājaslapā paskatīties. Līdz sestdienai ir atlaids, vai? Sestdienā mēs esam ļoti slinki un atpūšamies, bet rīt vēl ir atklājums. Sestdienā viņa Facebook plāno, tā kā tu teici. Sestdien nebūs, sestdien nestrādāja? Jā. Ok. Man šitais ļoti patīk, starp citu. Liekas ļoti simpātiski. Nav vairāk, tas bija tāds viens ar tā kā tiem koka malām tāds olas. Tas ir viens nopirkts arī šobrīd no ekspozīcijas. Gaidam, kad atjaunosies, bet... Jā, visu aizies. Pilna informācija mājaslapā redzam, jā. Tur ir virtuālie katalogi, tur ir viss, kas ir vajadzīgs. Jā, tas, ko vienkārši es zinu, tas labais, ka var tos matriči izvēlēties kādu vienu grib, kurš, ja? Es jau par sēli strādāt, ja? Jebkuru audumu var uzšūt, ļoti plašs klāsts ir gan materiāls. Daudziem modeļiem ir daudz audumu. Un viens no mūsu tādiem top produktiem, kuras iespējams ir pamanīts kaut kur, ir šādi te transformējošas gultas, foršāks dīvāns. Foršāks dīvāns, kuru mēs ar pāris rokas kustībām transformējam par tiešām pilnvērtīgu gultu ikdienas gulēšanai. Viens vesels matracis, ērta gulēšana, atspēr matracis šī gadījumā pilnvērtīgs ar skaistiem audumiem. Un varam arī ar pāris kustībām vēl pacelt augšā galvu. Tas labākais. Izveidojas tādas vilnas. Varam palasīt, varam paņemt datorkliepi, varam organizēt Facebook live. šitās Ārtā pozīcijā.
Jā, tā kā Tā, Ok. jā, tad jau viss, jā. Jā, tad es domāju, ka Mārta trīs vārdos mums izstāsta. Tad, jā, definitīvi tas deals mums paliek tāds, ka, es mums redzēs to malīti. Jā. Tad sūtam vēl līdz rītdienas, ja jūs noskatieties, piemēram, to video šovakar vai rītdien no rīta, līdz rītdienas 12. sūtiet, mēs izvēlēsimies un mēs pateiksim, kas ir vēl laimējuši. Nu jā, ja gribēs šādu grāmatu, vai vienkārši gribēs kaut ko uzzināt, vai gribēs Jā. grāmatu, vai gribēs uzzināt, vienalga. Jā, tā kā tā. Labi. Paldies, Jā. ka skatījāties. Paldies tiem pašiem izturīgākajiem, kas ir 10, kas nosīs. Bet forši, es ceru, ka jums bija ļoti noderīgi. Un, jūs varat patiesībā apakšā komentāros vēl pierakstīt kaut kādas idejas, ko jūs varbūt gribētu nākotnē, par Jā. kādām lietām. Varbūt jums ko, jā. Un to laiku arī. A, to tu teici? Jā, vēl tas jautājums ir tiem, kas nostājās. Pasakiet, kurš ir tas laiks, kurš jūsuprāt būtu labākais šāda veida raidījumam, šiem Facebook raidījumam, nebaidīsimies tā vārdu, tam raidījumam, tam Facebook laivam, kas ir tas labākais laiks, ka jūs gribētu redzēt? Ja vienkārši uzrakstiet, mēs pastīsimies, jo mēs arī gribam zināt jūsu tās domas, lai mēs varam pielāgoties un lai pēc iespējas vairāk tā autorija tiktu aizsniegt. Tā kā tā. Jā, labi. Peace. Čau. Ai, no vispār.